šodien mēs sākam savu saikni. Mēs nodefinējām, ka tā būs saiknes terapija. Un šodienas sarunā, ko mēs apskatīsim? Mēs apskatīsim tumsu un gaismu. Balto un melnu. Jā. Gaišo un tumšo mūsos. Saiknes starp zemi un debesīm. Tā kā, ja tev ir interese saprast, kas tev ir melnais un gaišais un atrast atbildes ar Agaru un Uģi, vai Anandu, Govindu un Jogis Čandru, nepazūd no skatījumiem, skaties un centies atrast atbildes. Tā, sveiciens visiem, Svēto brāli. Jā, mums te radās maz ideja parunāties, padalīties vairāk savos kaut kādos dzīves skatījumos. Pirmo tēmu, ko mēs gribējām noteikti paņemt, tā ir iepazīšanās. Jā. Iepazīsimies. Un pastāst par savām debesīm. Kā tu uz viņiem tiecies un kad sākat uz viņiem tiekties? Jā, man jāpasaka savs vārds, uzvārds, jā, vai kā? Personas kods, piederība. Aha. Pie ko tu sev pieskaiti, pie kāda garīgā ceļa cilvēkiem sev pieskaiti? Apakšā kristietis ar stāžu, antikrists. Jā, es bērnībā jau bija doma pilnīgi savādāk nekā lielākai sabiedrības daļai. Un te kaut kādā periodā, neatceros, 17, 18 gados, sapazinos ar folkloristiem. Tie, kas ir kāds spēlētās? Koklīts. Koklīts? Jā. Un te bija tāds rītīgi ilgs periods ar folkloristiem kopā vēl. Folklors kopā Vilki vēl dziedāja tajos pirmsākumos tieši. Jā, cīņām nodarbojos un man interesēja senās cīņas. Mēs izveidojām cīņas klubu Rāmava. Cik to gadu bija tad? Kaut kāda 18, 19. 17, 18, 19. Ko jūs tur kokliem kāvāties vai kā? Nē, mēs visi tur autentiskie, visi tie ņēmām no arhīviem tos materiālus, skatījāmies kādi zobeni, naži, cīrvi, jā, tur visādi latviešu kultūrai kaut kur klāt, jā? Wow. Un to visu pētījām, izveidojām cīņas klubu, jā, cīņas klubu Rāmavu. Un nosaucām to cīņas veidu par varsmāku. Un tā es tur arī dziedāju ar Vilkiem kaut kādu laiku periodu, neilgu īstenībā. Ar zirgiem mācījāmies, jā, tur lēkājām pāri barjerām, metām uz šķēpiem, šāvām ar lokiem, rītīgi labi. Bet tu zini, visu laiku cauri gāja tā sajūta, kad kaut kas, tā kā nav īsti... Ir daudz, kas saprasts, daudz, kas pieņemams, bet nav kaut kāda tā virzība nav. Saprot, sanāk, ka visu laiku tā kā uz vietas notiek kaut kāda darbība, jā. Bet es redzu, ka ir plašāks tas perimetrs, ir ļoti pāraugāms, bet mēs dzīvojam kaut tādā šaurā redzes leņķī. Un tad bija kaut kāds periods, kad es meklēju kaut ko citu, nevarēju atrast. Es aizbraucu pie savu draugu uz laukiem un grāmatu plauktā ieraudzīju sarkano biezo grāmatu. Tādu sarkanu biezu grāmatu, izvilku to grāmatu, Bhagavad Gīta. Izvilku to Bhagavad Gīta, izgāju ārā, tomēr jāpalasa, izgāju ārā, apsēdos uz malkas grēdas, un sāku lasīt, un es saprotu, lasu katru to pantu, lasu un saprotu, tas taču saskana ar dainām precīzi, nav vispār nekādas pretrunas. Un es aizņēmos to grāmatu, paņēmu no viņu visu to grāmatu izlasīju, un tad radās jau kaut kādi dziļāki jautājumi. Īstenībā bija tā, ka es sāku rakstīt, jau tad grāmatu sāku rakstīt. Un grāmata bija plaģiāts, jo es rakstīju dainu pāns, vēdu pāns, dainu pāns, vēdu pāns. Un savus skaidrojumus, Šīlas Prabhupādas skaidrojumu taisīju.
Tā kā savai... Nākamais skolotājs. Man nepatīk, ka tur baigi daudz ir par Krišnu kaut kas, ja es tā kā to nē, to izmet ārā un tā kā savu tekstu iebīdi iekšā. Okay. Un uzrakstīju, es nezinu, kaut kādas 30 mašīnu rakstu, vēl tieši uz mašīnu rakstā vēl rakstīju. Jā. Man tāda maz žēl kaut kādu atdevu kādam, jā, bet vispār forši tāda maz mašīnīta bija rakstām mašīna. Sarakstīju tās lapas un tad pārlas skatos, bet baigais plaģiāts reāli. Nav, es jūtu, ka man pašam nav tā dzīves pieredze un garīgā pieredze, lai tāda grāmata vispār, nav tur kaut kas. Un es aizgāju pie Krišnītiem uz templu. Un tad toreiz satiku pāris tādas atslēgas cilvēkus. Tā interese radās dziļāk un nebija tā, ka man tur kāds vilkt iekšā. Es pats jau jūtu, kas man ir vajadzīgs. Es sākumā jūtu, ka man gribās skaitīt vai nu dainas, vai nu kaut kādas mantras, skaitīt kaut ko. Monotoni skaitīt, atkārtot, man gribējās to te procesu. Kāpēc, es nezinu, bet man bija tā sajūta, ka vajag. Es domāju, varbūt senčiem kaut kas tāds ir bijis. Es domāju, varbūt viņi ir no viena maisiņa uz otru likuši akmentiņas kaut kādas un skaitījuši dainas, jā. Tagad centies to savākt latviskumu kopā? Jā, es visu centos savienot, bet tur tā baigi šļurīgi īsti nevarēja kaut ko savilkt, jā. Bet gribēja? Jā. Un tad, jā, Natarāģi, jā, no Vaišnaviem, no Krišnītiem, viņš saka, reku mums ir krēlīts, un reku mēs mantras skaitām, un praktiski es sāku skaitīt, uzreiz jau tās mantras sāku skaitīt. Un tiklīdz es sāku skaitīt šo te tantrisko sakrālo mantru, Hare Krišna, kaut kādas izmaiņu procesi notika. Un es diezgan ātri sāku arī 16 apļus skaitīt. Man nevajadzēja kaut kādu tur to baigo procesu ilgstošo un lausties par to. Man ļoti patīk. Bet tev nebija bail to, ka tu tikai nodeva latviskumu? Un aizgāja uz indiskumu, tev nebija bail tas stāsts? Nē, man nebija bailes un nekad nav bijis bailes kaut ko mainīt savā dzīvē. Es gan visu manu līdzgaitnieku acīs kļuvu pa nodevēju. Jā? Bet man tas galīgi tā kā neietekmēja mani. Tu tā kā nodevi viņus pret indiešiem? Jā, it kā? Jā, es kļuvu tā kā viņu acīs nodevējs, bet savās acīs un Dieva acīs es biju meklētājs. Un man bija svarīgāk būt šim te meklētājam. Man bija svarīgi meklēt, es biju gatavs meklēt tur ļoti daudz, es domāju, ja tas nederēs, es iešu tālāk kaut ko meklēšu. Bet tā sanāca, kad es aizkavējos uz kaut kādiem 10 gadiem organizācijā, visā praksē. Ļoti patika praksa, viss kārtībā. Un tad kaut kādā periodā pavilkos atpakaļ uz to dainisko. Man pietrūka šis te dainu pantmērs. Latviskais pantmērs pietrūka. Dziedājumi pietrūka latviskie, senie. Sāk viņas dziedāt un pamazām aizgāja atpakaļ uz latvisko. Bet redz, latviskais viņam nav, teiksim, tās saknes ir nocirstas, jo visi mūsu senči, kas bija brāmani, kas tur 200-300 gadīgie vecīši, viņam visi tik nogalināti savā laikā. Krustneši vienkārši viss nogalināja. Un tā pēctecība, redz, tur maza teritorija. Indijā, piemēram, tur varēja noslēpties kaut kādā tuksnesī vai kalnos vai kaut kādos mežos, jā, un tā viņi tur izdzīvoja. Tā pēctecība gāja tālāk. Un grūti bija iznīcināt tur cik tur miljoniem cilvēku, jā. Tu visi tur izdzenāt. Brāmanisms izdzīvoja, bet mums neizdzīvoja. Un līdz ar to nav dzīvās pēctecības. Un sanāk tāda tā kā spekulēšana. Ne? Tu tur, jā, es redzu, jā, man ir čenelings, jā, es dzirdu, jā, es jūtu, jā. Tālāk jau nekur netiek par to. Tu teici, ka Krišāns Barons savā ziņā jau kāds guru vietējais? Krišāns Barons ir Jāsadeva. Vietējais, guruģi. Es esmu pilnīgi man viņš uz altāra mājās, tā man stāv uz altāra mājās Jāsadeva un Krišāns Barons. Viņa uz viena plaukta stāv. Komunicē savā starpā. Viņam tur nav pretruns, un es vispār sapratu, ka šī visā nav pretruns, un tagad pateicoties tev, es atkal atgriežos atpakaļ pie Vaišnaviskā un sāku skaitīt Hare Krišna Maha mantru un dziedu dainu un saprotu, man vispār nav nekādas pretrunas vairs. Es varu tā un varu tā un ļoti labi saliekās viss.
Un es arī komunicēju tā kā ar senčiem, viņiem arī tur nav nekādas pretenzijas, ka es... Nesita pa nagiem. Ne, vai vēl vispār tā, ka jā. Bet sanāk to, ka tu vienmēr esi meklējis garīgumu. Jā, no bērnības jau tā kā nav, viņš tur nekur nav, visu apkārt pļēguro, kaut kas notiek, es pats esmu kaut ko tur dzerstījies ar... Bet tas jau nedod to, nav kaut kas. Un... es tāds piedzimis, es saprotu, tas nav tā, ka es būtu pieslēdzies garīgajiem strāvojumiem kaut kādiem. Es tāpat budismam pieslējos kristietībai, jā, tur nav tā noskaņa, kas man patīk. Vaišnam un krišnītiem ir tā noskaņa, es uzskatu, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka krišnīti kultivē dziļo prieku, dziļais prieks. Tur viņus apmāna. Ko? Varbūt viņus apmāna. Varbūt. Iestāst kaut ko. Varbūt. Bet es redzu, kā tas strādā. Tev patīk rezultāts? Jā. Labs arguments. Patīk. Es te 2 dienas padzīvojos, jā, ar cilvēciņiem no Krišnas apziņas, jā. Pēc tam 1,5 dienu lidoju, jā, lidojums, pēc tam domāju, pagaid, vai es esmu kaut ko sadomājies, vai es esmu kaut ko sapīpējies, nē. Sadomājies, nē. Kas tas ir tāds? Tas ir tas dziļais prieks, tas ir, kas tiek aktivizēts. Kāpēc es Krišnas apziņā 10 gadus visu laiku lidoju, jā? Man entuziasms bija par ko, kāpēc? Man bija kaut kāds mērķis. Nekāda mērķa nebija, es vienkārši dzīvoju tajā. Es dzīvoju un bija tas iekšējais prieks. Kas tagad pēdējos gados? Dainas dziedu, prakses nav. Nav prakses. Praksa ir svarīga. Tā kā tu no rīta celies zobus mazgā muti, tā svarīgi ir viss process. Tur skaita tās dainas, es viņas neskaitu. Es tikai tā, ka man gribās, tad es paskaitu. Pa maz. Nav regularitātes kaut kāds. Nav regularitātes, nepietiek. Es domāju, pats savā dzīvē, es vienkārši skatos to klikšķi, vienkārši klausos tos klikšķi kaut kādas dzīvē. Un es domāju, kur man bija tie klikšķi, kaut kādi 3-4 klikšķi dzīvē, kur tev griezās uz to visu. Man bija pirmā grāmata, kas man klikšķi iedod. Bija tāds Ernests Muldāšovs. Viņam bija 3. acis. Bāc, man norauja jumnos. Tas bija, es gribētu savus caurumus izgalvā. Ko tas tā? Ja viņam 3. acis taisīt. Ja te bija vispār bildes, kur jāsit, lai 3. acis dabūtos ar Reirhagni jogā, tur ielīd iekšā bijis. Man bija kaut kāds 16 gadu fāters, bija nopērts to grāmatu. Protams, tas bija kāds romāns, es beigās sapratu. Beigās jau tur aizgāju viņam 2., 3. grāmatu pa cipelnētiešiem un kaut kādiem vēl tur murgiem. Bet tā bija tā grāmata kaut kā, kas man izsit ārā uz to ezotēriku aizgāja. Ja man no vecumam bija klasisks stāsts, ka es kristietību klausījos svētdienās dievkalpojumus, PLTV2 bija 11. kad tu sēdi un klausies tos dievkalpojumus. Bet interesanti, ka man vecmām viņi ielika iekšā. Es domāju, ka kas tev pašam ielika iekšā tos pirmos kaut kādus garīgumus? Jā, ļoti labi. Tas tiešām laikam jāpiemina. Man taču vecais tēvs, viņš izgājis, bija koncentrācijas nometne Salaspils, viņu Krievu zaldāti atbrīvoja. Viņš būtu aizgājis bojā tur, jā. Krievu zaldāti atbrīvoja. Tāpēc vienmēr, kas te kaut ko runā, tur kaut ko, jā, es varu pateikt, kad es esmu pateicoties manam vecstāvam, mans vecstāvs ir pateicoties Krievu zaldātiem. Izdzīvoja reāli. Jā. Viņš tieši tajā brīdī trāpījās tajā nometnē, kad tur jau nāca iekšā un tur tā un visu un viņu atbrīvoja. Viņi jau tur gribēja pakārt un nezinu ko. Jā. Viņi jau tur jau stāvēja rindā uz karātavām. Jā. Tā tas fāters, kurš es... Ko? Jā, un viņš un vecais tēvs, viņš vispār tāds brāmanisks, tāds ļoti dziļdomājošs cilvēks bija. Viņš bija mākslinieks un viņš Ulmaņa laikā karikatūras zīmē par Ulmanu. Viņi jau tad cietumā ielika par to. Jā, Ulmans ielika cietumā par to, ka viņš apšaubīja Ulmaņu varu. Un arī tie, kas tur saka par to Ulmanu, tur baigi slavēt debesīs ceļu, ir arī cits viedoklis. Jā. Interesanti, ka varbūt arī tad bija. Jā, tad arī bija. Jā. Nebija tā, ka tikai tagad ir cits viedoklis, arī tad jau bija cits viedokļi izrādās. Tad viņš kaut kāds 2 vai 3 gadus nosēdēja cietumā, viņš turpināja gleznot un tā tālāk, tad tas viss tas kariņš, kas te sākās, jā. Viņš nokļuva gūstā, jā, vācieši viņu ielika koncentrācijas nometnē. Tad viņš tika ārā no turienes, viņš turpināja gleznot, grafikām nodarboties un tam līdzīgi. Un es biju tāds maziņš puika,
Vecam tēvam bija sava istaba, viņš dzīvoja tā istabā, un tā arī bija viņa tā darbnīca, kur viņš darbojās, jā, Rīgā mēs dzīvojam. Un es pie viņa gāju, man neviens neko nebija tādu teicis, es klāvēju pie durvīm, un viņi uz jūs uzrunāja. Un viss smējās, kur es tādu, kas man galvā vispār, kāds jūs, jā? Un man bija kauns pēc tam, es nezināju, kā viņi tad uzrunāt, ja uz jūs nedrīkst uzrunāt, uz to arī nedrīkst viņu uzrunāt. Un patiesībā man vecais tēvs bija pirmais guru. Pirmais skolotājs man bija vecais tēvs. Viņš ļoti līdzsvarot personu, viņš ar jogu nodarbojās. Viņš skalošanas taisīja. Viņš ēda un kožļāja barību tur 30 reizes katru kumos tur izkožļāja. Jā. Viņš bija veģetārietis, tur var sakot rīktīgi nopietnas, bet viņš neko nesludināja, nevienam neko nestāstīja. Jā. Viņš pats zināja, ko viņš nodarbojās? Nezinu, ko viņš zināja, bet es tikai zinu to, ka viņam bija tās te zināšanas kaut kādas. Un man mamma arī stāstīja, vecā mamma stāstīja, jā, ka viņš nodarbojās ar, man liekas, pat nesauc to pa jogu, viņš vienkārši elpoja, kaut kādas elpošanas vingrinājumus taisīja diētu, viņam bija savu vairāk dēļ veselības, bet vingrojumi kaut kādi. Un tā bērna acis, jā, viņi visi redzoši, viņi tā kā es tur kaut kur skraidot apkārt, kaut ko bija pamanījis, jā, acīm redzot. Bet es te beigos nospiedums atstāju. Kā? Nospiedums tavā garīgā izaugsmē, kad ir kaut kas augstāks. Ne tikai tā zemiskā dzīve, gulēt, kopoties un naudu pelnīt, bet tu paņēmi kaut kādu no viņa piemēru kaut ko augstāku. Es negribu to nosaukt tā, ka viņš nospēlēja kaut kādu to atslēgas lomu. Viņš bija fonā visu laiku kaut kur. Viņš bija, un es jau biju tāds jau sagatavots tam. Tā kā es biju jau tāds puika, jā, kurš nebija tāds kā citi. Es biju indigo bērniņš, 69. gada principā. Es dzimu 69. gadā, ja es esmu indigo tā laika. Viens no nedaudziem dumpiniekiem reāli. Es vienkārši visu apšaubīju. Skolā negribēju mācīties, man piespieda iet uz skolu, jā, visas padomi, tas arī tur. Un tad es darīju visu savādāk. Karatē bija aizliegts. Es speciāli gāju karatē pagrīdē trenējos. Jā. Pagrabā mēs trenējamies pie Gata Vanaga. Jā. Gats Vanags, pirmais skolotājs mans. Jā. Un es darīju visu savādāk. Man teica, ja tev jāmācās, ja tu nemācīsies, nekas dzīvē nebūs. Speciāli negāju tālāk mācīties. Jā. Ejiet, jūs ieskrieties. Jā. Un tad, jā, un visu laiku ir kaut kāda tā mana tā eksistence ir saistīta ar kaut kādu to savu, ar to tādu atsevišķu atšķirīgu redzējumu no sabiedriskā redzējuma. Garīgais anarhists? Jā, tā varētu būt. Jā, tā varētu būt. Arī, kad tu esi kaut kādā garīgā kopējā praksē, tā tu savu kaut ko pieliks klāt? Īsti nē, bet tas, ko es nesaprotu, es varbūt nepildu līdz galam to. Es varbūt, jo es saprotu, es patiesas esmu pēc būtības. Un, ja man tur, 30 reizes jānoliecās, es to nedarīšu, tāpēc, ka, ja es neizjūtu to, jā, es to nedarīšu. Tu pirmais guru, es vienkārši atceros, mans pirmais guru, tā bija vecmāmiņa. Man vecais tā. Kas teica, ka šajā grāmatā beigās spēks, viņa pie gultas vienmēr stāvēja bībeli un lūkšana krelītes. Tāpat kā tev, man nenormāli viņas piesaistīja. Bet man bija tabū tēma, viņas nevarēja iztikt, jo tās ir vecmāmiņas. Man bija kaut kāda likās saikne ar Dievu. Jo viņas bija tādas, īpaši viņas stāvēja pakārtas tādas, un tā, ka viņas skaitīja lūkšanu, stāvēja blakus bībeles, tāda balts sedziņa mežģīņa, es pat atceros. Tā bībele bija veca, un visu laiku stāvēja pie gultas. Un viņi kaut ko arī ielika man iekšā, kad ir kaut kas augstāks. Un es vienmēr apbrīnoju to, kas ir augstāks. Augstākais tā ir televizors vai... Jā. Klausies, taču praksi, viņš jau man iedeva kaut kādu piespiedu praksi, vecais tēvs. Bija tā, ka tad, kad es kaut kādas podas novārīju mājās, kaut ko, kā puika vai kaut ko tur izdarīju, viņš man lika kaktā stāvēt. Un tur bija tāds tā kā starp diviem skapiem tāds stūrs, jā. Un es stāvot kaktā vajadzēja stāvēt kaut kādu stundu, man liekas. Prāt. Bet tā stāvēšana kaktā, tas tumšais stūris,
tas bija kaut kas tāds, acīm redzot, kas tā kā visu laiku stiegroja. Nu, dod tādu, nu, ka tu to visu haosu, kas galvā, viņš tā kā pamazām pierimst, tas dumpinieks arī tur, tas dusmas, viss šitas, viss pierimst, viss sakārtojas un tā forši tāda asīta parādās tāda un mieriņš tāds. Un tad jau, man liekas, ka viņš pēc saviem ieskatiem man izlaida ārā citreiz ātrāk, tur kaut kāds 10-15 minūtes jau pietika, jā, viņš man izlaida no tā stūra ārā. Es domāju, tā, ka pat es pētot savu, kurš man iedeva tādu vienīgais, nu, kas principā vienīgais, kas man ticīgais ģimenē bija, tā bija vecmama. Man no vecāmām arī īstenībā lielu lomu nospēlē. Es nebiju redzējis no pašas bērnības. Es visu laiku redzēju tādu ļoti lielu mīļu esību. Tas nav tā kā kaut kāds tur paaugstinātā vārdā izsakāms kaut kas. Viņa ļoti mīlīga bija tāda un ļoti pazemīga, mīlīga sieviņa tāda, kura mācēja arī kaut ko paskaidrot. Nu, tāda arī vieda sieviete patiesībā. Jā, tas ir smērti. Tāds skatījums vienkārši, ko cilvēkam dzīvē dod šie blakus cilvēku saskarās. Viens viņu var pacelt no bērnības, viens ir iemesturējis bedrē. Jā, tā ir. Jo man, piemēram, skatās, ka nebūtu vecmāmiņa kaut kāda, man vecāki pilnīgi, Dievs, kāds Dievs, darbs, partija, kaut kāda vēl tur lozunga, vienkārši to pašam jāmācās, nebūs izglītība, tu nebūs bagāts vai kaut kāda vēl tie skaļie bļāvieni visu tā laika, ka tikām vaļā, es nezinu, no tā komunismu kaut kāda burbuļa vispārējais. Un es tā domāju, tiešām tā bija vecmāmiņa, kas ielika man to kaut kādu pirmo sēklu garīgo, jo cits neviens nevarēja būt, neviens. Jo nevienam citam saskarsma dievišķo nebija. Tāpēc, man patīk, kā man vecmāmiņa vienmēr sauc man. Viņš ir, mēs esam kristieši, bet jūs esat krišnieši. Krišnieši. Man tā patikās, kad ar viņu pirmoreiz, kad viņi saskārās manīm, ka es sapratu, ka viņi tiešām ir garīgs cilvēks, viņi nenosodīja mani. Jo viņi sajūta kaut ko. Redz, un bija mēs tas skats, mēs apbraucam pirmo reizi, cik mēs bijām 4 mūku, apbraucam uz Limbažiem, vienas skats, mēs ienākam iekšā, fātrīts stāv apenēs, mēs sanesam iekšā grāmatas, krišnīt bībeles, uzreiz sanesam iekšā mūzikas instruments, uzreiz viens pieķēries klāt ir gavī, mazgā viss ar gavī, ar govs kakā, mazgā to māju grīdu un fātrīts tautējās apanēs tā. Kas aptver noteikā tā 2 stāvu dzīvokli, tie mazajā Limbažos. Un mēs tur visi ņemamies, kas noteikās, saka, fāteri vajag jaunu palmu, viņš ir labi, es aiziešu nopirkt. Man bija kaut kur ārzemēs, man liekas, strādāja, pat nezināja, kas notiekās. Un mēs tur visi ņemamies. Jā. Un vecā mutere uzzina arī, ka mēs tur esam apbraukuši Krišnītas dēls. Zini, kad man pirmo reizi redzēju? No. Es aizgāju uz templi, bija pirmo reizi kaut kādu mēnesi dzīvoju templī, es atceros, mēs izējām ārā no zilām pasaules haranāmā iziet ārā. Un mēs ejām garām brīvis piemineklam, tur panorāma vai kaut kas filmē, kaut kādu sižetu tur mūsu uzfilmē. Mans zvans no vecās mammas. Viņš ir dēliņi, tu esi gejs kļūs. Ak, Dievs! Tad pirmais viņai skats, viņa nesaprot, kas noteikās, viņa nezina, kas ir Krišnīta, vispār nezina. Mans pirmos ir tāds kanāls, pa galvu iedeva. Un viņa Limbažos uzzina, kas man apbrauc. Viņa apbrauc visu svītu, tā ir vecā mamma, viņai meitu, man māsīts. 3 apbrauc man glābt. Viņa ienāk iekšā, mēs to glābsim. Un vecā man tādu stop, viņš ir, ar ko jūs nodarboties vispārējais, man prasīja vecākam, kas man bija līdz toreiz ar Antenitēs. Viņš ir, mēs tur dieva bērni, visa viena reliģija un viss. Vecām, es saku, jā, labi, iedodiet man grāmatas izpētīt. Uzreiz nebija tur par vai pret. Mēs viņam iedavām Bhagavad Gītu uzreiz, tur mums garīgās skotāt dzīves tās iedeva. Viņi paņēma uz mājām viņa. Un pēc nedēļas mēs satikāmies, viņa teica, ļoti gudrs cilvēks. Tik daudziem cilvēkiem palīdzēs. Viņai barāks bībelē stāvēja tās grāmatas. Viņas izlasīja. Viņa teica visu cieņu. Un pēc tam vecumā viņa man teica, viņa gāja pie kristiešu savu mācītāju draudzes un teica, viņš ir, ka mācītājiem mēs te švaku praktizējam. Mēs tik atnākam aprunājam cilvēks. Mans mazdēliņš nepīpē, nedzer, gaļu nēd, kafiju nedzer, ceļās katru rīt 2 stundas lūkšanas skaitā, viņš ir labākais starp kristiešiem. Viņi sludināja viņam, un man tādu baigo background deal, kur man atļāva, iedomājies, viņi tad nāk no tāda ritīgā latgaliešu katoļu background. Viņi man atļāva bēries dziedāt Hare Krishnu un taisīt visu rituālus. Un neviens nevar aizliegt.
Mēs vecās mammas šaktī tāds ir. Un tad es saku, tikai no viņas varēja to Dievu saskarties, jo tā bija mans saskars pirmais tā, kad ir Dievs. Neesam kā tāda ezotērika, bet tiešām ir Dievs. Bet tu saki, jā, par vecākiem, bet, piemēram, no manas mammas ļoti liels atbalsts bija. Un viņa pati taču sāk praktizēt Krišnas apziņu arī, vai ne? Bet tavā iespējā? Manā iespējā. Bet arī bērnībā un jaunībā visu laiku tas ģimenes, faktiski ģimenes atbalsts bija. Viņš bija, un mātes kaut kādu svētību visu laiku jūt. Tu viņi tev nepamet vā garīgā ceļā? Nē. Tas sētīgi ir. Tā, kad, arī tagad viss mums tāda savstarpējā sapratne nav kaut kāda ecēšanās, nav tā vecāku un bērnu karma briesmīgā, ja, ka tur rejās viens uz otru, necieš viens otru, vai tur tiesājās vēl kaut kas nav. Ir paveicies tādā ziņā ir ļoti. Savā dzīvē mēr es sajūtu blakus kaut kādu divišķo spēku, divišķo jēgu dzīvē. Kas? Tu vienmēr esi savs divišķo jēgu dzīvē, kaut kāda augstāka. Jā, būtība tāda. Nevis kaut ko nopelnīt, dabūt. Saikne, tā varētu būt, jā. Kā mēs saiknojamies. Saikne. Tad divišķais foršs, mēs ap divi sapratām, ka divišķo mēs kaut kur esam dabūjuši no backgrounda. Jā. Bet tu savu pirmo skolotāju, ko tu varētu nosaukt? Kas bija pirmais skolotājs, kas tev iedod tieši praksi? Kad tu saprati, ka Dievs nav kaut kāds sentiments? Nataraģi. Mēs ceram, ka Nataraģi akarēdz uzaicināsim ciemos parunāt. Jā. Bet viņš ir tā konkrēti izsikorts, viņš bija tāda autoritāte. Viņš konkrēti sīt ārā. Mums pat bija tā, ka mēs tā strīdējāmies, kad viņš manā mājā, manā dzīvoklī Rīgā, jā, Indrāna ielā, viņš uzkāpa uz galdu, uzkāpa uz galdu un sāk bļaut uz mani. Un es pēc tam uzkāpu arī uz krēslu un sāku bļaut uz viņu. Pēc tam mēs izsmējāmies vēl par šito, jā. Mums bija reāli, mums bija tāda strīda. Viņš tur, kur ir tavs latviskums, staigā džinsenēs, jā? Kur ir tavs latviskums, jā? Un viņš tā ņēma, pie dziesmas kārtīgi, pie saknes ņēma. Tu mīkstais, tu apģērbies arī kā latviets, nevis kaut kāds amerikānis, jā. Es tā, jā, bet es jau nevaru neko iebilst, jo reāli viņam ir taisnība. Es esmu bezspēcīgs pret patiesību. Es varu locīties, es varu mēģināt apstrīdēt, bet vienā brīdī ar patiesību man var iedzīt stūrī. Jā? Tur es atzīšu, ka jā. Un visu laiku Nataraģis priekšā man vajadzēja atzīt to, ka jā, vecīt, tev taisnība. Es neko tur nevarēju pateikt. Un reāli un tādā veidā viņš man pamazām pakāpeniski pierādīja to, ka šis ceļš ir ar jēgu, šis ceļš ved uz Dievu, šis ceļš ir ar attīrīšanu garīgo un mentālo. Un tad, kad es tiešām to praktizēju jau būtībā, tā kā arī ar viņa atbalstu, jā, sajūt, jā, var teikt, ka jā. Sanāk, ko tā ziņā tava metoda, kā tu dabūsi ar saikni ar to dievišķo augstāko, tad principā jāiedzen stūrī un jāsasīt ritīgi ir. Jo tu tāpat neatzīsies, ka Dievs ir. Nē, tā arī nevar teikt, nē. Vienkārši saprot, Nataraģam viņam ir tāds piegājiens, tagad jau mazāk, viņš bija tāds agresīvāks bija toreiz, jā. Un mēs abi esam cīnītāji daba, mums ir cīnītāji daba. Un ja man sāk lekt, tā kā augumā, ja es esmu gatavs dot arī pretī. Tikai viņam tie argumenti bija spēcīgāki, viņš bija uztrenējies vairāk, jā, un es tagad, labi, es atzīstu, ka, jā. Tas ir labs. Bet man pat nevajag stūrīt zīt vienkārši, ir tā kā ir, ir, es uzreiz jūtu, redzu, tā kā, piemēram, kad tu atbrauc uz mežu. Vai man tur kaut kāda zemdoma bija, vai bija kaut kas tev jāpierāda, vai tev kaut kas man jāpierāda, nekas, nevienam, ne otram nebija, nekāds ego. Tu atbrauc, aizgāju uz mašīnu gulēt, un es aizgāju būdā gulēt. Visu nakti man kaut kādi augstākie gari, visu laiku man tā kā atnāca pie manis un dažādi veidi jautājumi par
to es skatos, tas ir failerī salaists dzīvē, reāli tur es esmu galīgi garām. Šitam es esmu pilnīgs sliņķis, jā, pilnīgs idiots, jā. Bļāviens, tur galīgi nav nekādas tīrības vispār šeit, pilnīgi pazaudēta tikumība, vēl kaut kas, jā. Un man tāds visu laiku tāds rītīgs eksāmens, tāds, kāpēc, jā. Viss šitas vārjās, tas jau nāk viss automātiski. Un tas pateicoties tam, kad atnāk vienkārši cilvēks tavā veidolā, kuram ir stingra prakse. Man nav prakses. Kurš stiprāks ir, vai ne? Nu tā, ja tā skatās... Pat arī cīņas mākslā, tu nepraktizē, tu neko nevarēs izdarīt. Bokslauku vai tu ringā. Pats interesēts. Vienmēr klausos. Tu esi mans principā pirmais skolotājs, kas man iedeva iekšās. Kas sagrauta, ka tu sāstīji kā to naterēdu šī persona, tev sasit, es atceros, ka tu man sasit mans arguments, tā, ka man bija 17 gadus apīpējies, apdzēries, apnarkojies, džeks atnāk pēc tiem tabūnā tajā festivālā, kad es atnācu un tu sakrauji mans arguments, jo tu bija atbildes. Par brahmu sajauc, jā, un vēl nezinu, kādu morgoja. Ne jau par būtību, ja tur ir runa par būtību, ka tev bija tādas atbildes, ka es nebiju gatavs. Es nebiju gatavs atbildēm, kad ir beidzot filozofija, kas man uzrunāja, kas varam atbildēt manas kaut kādiem jautājumiem. Un parādīt to, ka cilvēks, kas iet dievišķo ceļu, nav tikai kaut kāds sausiņš, sausa barība kaut kāda, ka nekāda dzīvē, viņš nav interesanta persona. Jo man bija tāds priekšstats pasam par garīgiem cilvēkiem, tas tāds mācītājs, kas sēž tāds, tagad palūksimies. Man tas neuzrunāja, vispār bija tāds. Un tagad man pateica, tā laikā, tu bija cietums sargs vēl. Man pateica, cietums sargs, ticīgs cilvēks, tas jāredz un viss. Piešķīja kaut kādu baigo uguni. Tāpēc man patīkās tādi dzīvi cilvēki, garīgi dzīvi cilvēki, kas tiešām, kam patīk, ir kristiešiem liekas, ka Dievs ir dzīvs. Man tas vienmēr tā patīkās, ka Dievs ir dzīvs, ka Dieva vārds ir dzīvs. Un es to visu, tā kā man tas vārds patīkās skaļais. Bet tā kā es gāju klasiskajā šajā bērnības kristiešu ceļā, es skatos aiz baznīcu, kāda tur dzīvība. Tā kā, man liekas, nav par kristiešiem, bet es tur sajūtu tikai ko, neapsildīt telpu un augstumu pilnīgo. Man arī tas asociēs ar nāves, kaut kādu nāves reliģiju, kaut kādu asociēs ar kaut kādu nekromantiju, bet tieši krišnītis un vaišnavisms man asociēs ar tiešām ar tādu dziļā prieku kultivēšanu, nevelti visu pievilc, kā krišņa tulkojumā nozīmē visu pievilcīgais, visu priecīgais principā viņš ir. Viņš ir visu priecīgais ir. Vienkārši, jā. Labi, mēs tagad, mums patīk, mēs parunājamies, paslavējuši savas garīgās prakses, cik mēs esam labiņi. Pa plec, pakapot. Nē, es tā nevaru teikt par sevi. Bet mēs tā arī kā mēs gribam, mēs sev nenorakstiem pie cilvēkiem, kas ir totāls materiālists. Nē, es neesmu. Tu negribētu norakstīt sev? Nē. Ka tur ir Mercedes-Benz, telefoniem jābūt lielai vīlai, mārupē un sievieti ar uzpumpētiem pupiem un dibeni. Zini, kas ir, teiksim tā, es esmu absolūtais nabaks, jā, tādā ziņā, bet es neatteiktos no bagātības, saku uzreiz, un man ir bijis periods, kad es esmu dzīvojis diezgan normālā turībā. Kāda bagātība, tu nav par šito? Jā, par šito. Jā. Bet savā dzīvē es vienmēr esmu izvēlējies kā svarīgāko miera kultivēšanu. Un ja man, piemēram, jāatkāpjas no sava miera, lai, piemēram, nopelnītu piķi un nopirktu to kaut kādu tur mašīnīti, jā, vai mājiņu, es neesmu varējis to. Man vienkārši ir svarīgāks vienmēr bijis tas iekšējais miers. Labi, parunāsim, bet mums tagad tāds ir iepazīšanās ar sevim kā diviem cilvēkiem, kas dalīsies savā pieredzē. Tavi melnumi, mēs parunājam par savu ceļu, par savu šo dievišķo pusi vai šo saikni ar debesīm. Tu atzīsti sevi arī, un tāpēc rudošs jautājumu sev, vai es atzīstu arī sevi šo saikni ar zemāko? Jā, tas ir tāds baigs smagais jautājums. No vienas puses nav ko slēpt. Man jau nav, es kādreiz man tur kāds kaut ko ir pārmets vai kaut ko, es esmu baidījies no kaut kādas publiskās ķidāšanas, bet pēc tam es tā domāju, ko tad var pateikt par mani tādu sūdīgu, ja, ko es esmu izdarījis tādu, vai kāds es esmu, ko es tā kā pats nezinu. Ja. Pats šokā, ka tik sūdīgs? Jā.
Es īstenībā visu zinu, par to, kādi ir man tie mīnus kaut kādi iekšējie, jā. Es esmu gremdējies tajā tumsas savā iekšējā, arī tumsas tajā faktorā caur, psihotropo vielu lietošanu, jā. Man psihotropās vielas nekad nav bijis kaifs, jā. Man ir bijis vienmēr vai sēnes vai marihuāna, jā, vienmēr ir kalpojusi kā iedziļināšanās process, bet tas iedziļināšanās process tajā sliktākajā versijā savā, kur es redzu, ka nopietni tas ir manī iekšā no kaut kādām iepriekšējām dzīvēm, tas ir no šajā dzīvē vēl turpina kultivēt, kas iepriekšējā dzīvē ir sastrādāts, jā. Tu labāk zini par to, kas tā prarabdha karmā un visi šitie te, jā, momenti, kas te uzpeld, jā, kaut kādā sēklas stadijā, jā, kas, ir... ja man tev tagad tiešā tekstā tur, 10 000 cilvēku priekšā tur, jāizklājās ir, es nezinu, vai es tagad esmu gatavs, piemēram, stāstīt par kaut kādiem visiem saviem mīnusiem, vai tas vispār ir vajadzīgi. Bet vai viņi tev ir? Vai garīgam cilvēkam arī ir mīnusi? Piemēram, mēs gribam savienot saikni, mēs gribam savienot debesis ar zemi, vai kaut ko to augstāko cilvēku, jo daudziem priekšstats būs, ka mēs tagad šeit sēdēsim divatā un tēlosim beigos svētos un mācīsim dzīvot, kur paši atzīs, ka mums nav grēku, piedodiet. Nē, protams, kad ir vienkārši ir tā, ka šajā sabiedrībā, es runāju par Latvijas sabiedrību, cilvēki ir tik stīvi materiālistiski, ka viņi meklējot ideālus, viņus neatrod nekad. Un pat tad, kad viņi atrod ideālo cilvēku, kaut kādu ideālo guru no kaut kādas ideālās Indijas vai vēl no kaut kurienes, agru vai vēl viņi viņā viļās. Tāpēc, ka izrādās viņš arī cilvēks. Izrādās, ka viņš arī kaut ko savārīs savā dzīvē. Izrādās, viņam arī ir kaut kādas kļūdas, ko viņš pielaiž regulāri. Tāpat arī, tev, man, taču visu laiku tas jau līdzās iet tā matērija, viņa jau ir ļoti jaudīga. Matērija. Pietiek, ka tev ieliek kaut kādā vienā sprostā, jā, ar kaut kādiem mērkaķiem, jā, kad agri vai vēl pielips kaut kas no tiem mērkaķiem, jā, pats arī sāks tur kratīties, jā, viņiem kopā, jā. Pat tik, debīlā versijā, jā, tik stulbi, tas arī var būt tā, tāpēc, kad mēs jau visu laiku ietekmēs, mums ir matērija, nevēlti tajās, piemēram, latviskajās, tradīcijā, tur ir, kad mēs esam radīti balts un melns uz pusi, jā. Mēs, protams, kultivējam balto pusi, jā, bet mums jau tas melna, tā tumšā pusi jau arī kaut kur ir. Un viņi ir tur tajā gēnu atmiņā iekšā, viņi visur ir. Man, piemēram, puskailas sievietes, man pietiek bišķiņ tikai paskatīties jau, kad man tā garīgā prāks tur Man patīkams ir šis sievietes, kāpēc ne? Mēs esam normāli. Man, protams, man nevelk ne uz alkoholu, ne uz narkotikām, man nevelk, ja man nav tas, kaut kāds... Tavs vājums ir sieviete. Jā, vairāk tas. Tu baigi forši frāzi pateici, kas man pašam bija vilšanās sevī. Vilšanās, jā. Jo man bija vilšanās sevī, tā bija tā man melnā puse, jo te, kas aizgāja uz klosteri, es sapratu, ka es negribu vairs dzīvot, kā es pirms tam dzīvoju. Es 21. gadā apzināti aizgāju dzīvot uz klosteru, un es 7 gadus tur pavadīju. Un man nevienā mirklī nebija. 7 gadus tur atrados. Es pat nepamanīju tā te. Jā. Viņa pagāja. Un man bija baigā vilšanās, kad es sapratu, kad es sēžu klosterī 3. gadu. Jā. Es ievēroju visus kanonus perfekti. Un man joprojām nāk pliks meitenes ciemos. Lūkšana laikā. Un tev saceļās joprojām. Un joprojām saceļās, un joprojām ir slapie sapņi un viss pārējais no tā visa. Un tas mirklis, ka tu vīlies sevi, jo tu cerēji, ka tu 3 gados tā tev ir zemes pacelsies ar jogām, tur ar bandhamies uz galvas varēs stāvēt, tur visu kaut ko tur darīt, tur lotusā sēdi un viss. Un tu saproti, bet tas iekšā paliek. Jo es laikas aizmirst, ka es uz zemes atrodos. Man tāds iespējas, ka es jau virs zemes tas ego likt pacelties. Tas ego tas vilts ego, viņš man spieda pacelties virs zemes, ko tas nav mans līmenis. Jā. Zini, kā man bija? Es taču arī tur nopietni biju iezinājis templī dzīvoju, jā, arī tur to askeizi turēju un celibātu turēju un visu.
Es biju aizbraucu uz 3 mēnešus Krievijā, tur vēl pie mūkiem nodzīvoju, ja, un tur bija jau vēl kāzu stāts, ja, kad kaut kādā 3. mēnesī es jūtu, ka vienkārši, un tur vasara, tā ir vasara, un tie ir Soči, un tur no visas Krievijas smukākās meitenes, viss caurspīdīgākajās drēbītēs staigā pa ielām, un tad es atceros Vaclavu Prabu, man lika klāt cilvēku, kas brauca man kopā uz pilsētu, tikai tāpēc, lai es neaizšļūtu kaut kur, ja, jo tur bija skaidrs zināms, ka es vienkārši aiziešu, jo es kā paiet garām meitenes, un jau aiziet, jau visi aiziet meditācija. Un es atbraucu uz Latviju, un tur visu forši noturēm, un tur arī bija viens slapjais sapnīts. Es atbraucu atpakaļ, bet tas jau spontāni nāk, tas nav tā, ka to nevar nokontrolēt. Es atbraucu atpakaļ uz Rīgas templi, un Rīgas templī man tā stāsts. Viņi saka, kad man ir tāds diezgan labs līmenis, ka es varētu būt pirmais guru Latvijā, es varētu braukt uz Indiju, apmācīties, ja, tieši, un atbraukt atpakaļ jau kā skolotājs, ja. Un es baigi ilgi par to domāju, es domāju tiešām, ja, es domāju, es būtu pirmais guru Latvijā, kurš reāli vienkārši šļūkt pa labu un pa kreisi, vai tas ir tas, ko es gribu? Nē, jo pie manis, bet to es secināju pēc 1 gadiem, pie manis atnāca viena žurnālista, ļoti skaista, ļoti seksuāli pievilcīga meitene. Par garīgām tēmām? Jā. Intervēt par garīgām tēmām. Jā. Un es pēc tam ar viņu tur ilgi vēl sarakstījos, ja, man vienkārši jumts brauc, un es sapratu, ka kāds guru, šeit bija mans līmenis, atceros pēc 7 gadiem, kas ieraudzīju savu melno pusi, kad es sēdēju templī, un man viens kuķis uz ila principā nocepēja un pavilka līdz tam visam stāstam. Bet es jau redzēju pirms tam, kur man bija vilšanās. Man bija vilšanās savā ziņā mūka dzīvē, tāpēc, ka es vairreiz redzēju, Džekas praktizē, viņi bija pilnīgi viņā iekšā. Bet man nesanāca, tāpēc, ka man uzdeva jautājumu, mans garīgais līdurs uzdeva fantastiski jautājumu man, čak tu esi kādreiz dzīvē mīlējis? Un es nevarēju uz atbildēt. Man pagāja diena, un es nevarēju prom atbildēt. Man pagāja nedēļa, es atceros. Mēnesis, un es to jautājumu, es nevaru atbildēt, kā es patiesi mīlējos. Vecāki, tas ir savādāk. Tu tur neizvēlēs mīlēt. Mīlestībai nozīmē jābūt brīvprātīgai ir manā skatījumā. Vecāks, tu izvēlēs savā ziņā, bet ir savs kārams kaut kā vai kaut kā vēl, bet brīvprātīgi kādu mīlējis un ļoti spēcīgi tādu mīlējis tiešām sajūtas, jo kā viņš aprakstīja, kā viņš ir mīlējis savu bijušo sievu, kā viņš mīlējis ir, tas ir tā kā filmās. Un es klausījos, kā viņš stāstīja, kā viņš ir mīlējis, es sapratu, ka man nav tas. Ka manī iekšā nav tā mīlestība. Un es sapratu, ka un es viņam atceros pēc mēnesi pateicu, man jāatzīst, es neesmu nekad mīlējis. Un viņš man pateica tāds zelta atslēgu vārds, ka man sākās garīgā dzīve, es sāku saprast, ka tā prakse nav ārišķīga, tas ir iekšējās transformācijas. Un viņš man pateica, ka kamēr tu nezini, kā tas ir mīlēt, mirt dēļ mīlestības, pamosties dēļ mīlestības, iet gulēt dēļ mīlestības, ēst dēļ mīlestības, dzīvot dēļ mīlestības, pelnīt dēļ mīlestības, viņš to būs baigi grūti saprast, kas ir Dievs. Un es sēdēju tad man bija tā, bet kāds sakars garīgumam ir materiāla mīlestība? Kāds? Viņš pēc, kad emocijas tak ir līdzīgas. Man nebija tāda pieredze, es īstenībā nezināju, par ko viņš ir. Un pirmais kuķis, ko es aptuveni satieku uz ielas, viņš man to visu izvilka ārā. Es dēļ viņas negulēju. Ko tik es nedarīju dēļ viņas? Protams, man bija cits arī iemesls, arī zemākais iemesls, seksuāli apmierināts enerģija, bet es sapratu, par ko viņš runāja. Un tā, kad es atceros no klostera aizgāju prom, es viņam pateicu, es sapratu, par ko tu runāji. Tagad sāksies tikai garīgā dzīve tev. Jo tamēr mēs esam šeit uz materiālās zemes nolaidušies, ko es sapratu, ko esmu sācis saprast, bet tev tā tu meklē tās emocijas, dziļās, patiesās emocijas. Un vienalga, kur tu satiksi kādu labu cilvēku, tur vien aizies, un satiksi labs cilvēks tur, kas tev piepilda sirdi ar jēgu, kas tev pieliek iekšā kaut kādas dzīves emocijas. Zini, kas ir šeit interesanti? Es zinu, ko tas nozīmē, es savus bērnus mīlu, jā. Bet tā problēma ir viena. Problēma ir tāda, ka tā ir noteikti kaut kāda viena no mīlestības stadijām, ka tu sāc lutināt to savu sievu vai to savus bērnus, kas atkal nav. Tas atkal nav. Tu vienkārši izplūsti, tu kļūsti pa ņūņaku kaut kādu tajā visā sistēmā mīlestības, jā. Tāds izdabāt mīlestībā. Jā.
Un tā kā ļā, tāds traļā, un tu jūti tā enerģiju, viņi vienkārši tāda paliek, kas tas ir tāds? Tas tāds, tā kā akal kaut kā tāds... Tas paliek aktuāls jautājums, vai tu vai mēs, vai mums sanāca apvienot to debes ar zemi un apvienot šiem zemākām enerģijām, mums sanāk savā dzīvē viņas apvienot. Tas ir iespējams apvienot. Vai to ir jēga apvienot, vai tas ir jānošķir, vai jāmeklē šis klasiskais, mūžīgais vidusceļš. Nu, bet tas jau apvienot, tas jau ir tas vidusceļš. Tā. Jā, bet tu visu laiku to sanāk, ka aprakstīts svētos rakstos, tu stāvst ar 2 laivām. Tas ir ļoti bīstam. Es tāpēc iekāpu savā laivā, jā, un tajā laivā es vienkārši tik, cik es varu sagramot, tik es ņemu pretī, un es ļaujos, es esmu daudz maz to savu sirdsapziņu attīrījis, daudz maz. Es nezinu, cik vēl var attīrīt, noteikti, ka var, bet es tā kā attīrīju, un es tā kā vados pēc tām sajūtām, es jūtu, cik daudz es varu savienot, cik daudz ko es varu, ko nevaru, kāpēc, cik daudz es varu iziet uz kompromisiem ar kaut kādu to tumšo pusi. Jo vēl jau jautājums, kas tad katram ir tā tumšā lieta, jā? Tur vienam kafiju dzert ir tumsa, jā? Un citam šņabi dzert ir varbūt... Gaisma. Gaisma, jā. Jā. Bet man tāds pašam tāds jautājums, vai es savā dzīvē māku apvienot, man parasti draugs, saka, viņš ir krišnīti forši cilvēki, bet naudu pelnīt nemāku. Un es tā skatos, un es nevaru viņam nepiekrīst. Es nezinu, kā par naudu mēs vairāk cenšamies saprast, vai ir iespējams atrast šo vidusceļu. Protams, kad ir. Vienkārši, kāpēc krišnītos vairāk ir cilvēki, kāpēc ir tādi cilvēki, kas it kā naudu nemāk pelnīt, tāpēc, kad vienkārši tiem cilvēkiem, kuriem ir interesi, padziļināta interesi, kaut kur zemapziņā bijusi jau no kaut kādas jaunības, bērnības, viņi meklējot, atrod to kanālu, un tad viņi ieiet tajā kanālā ar sirdi un dvēseli, un tā peļņas lieta viss paiet otrā plānā. Tas ir pilnīgi loģiski, bet ir jau biznesmeņi tipā. Cilvēki, protams, kad ir, protams. Un viņiem patīk tā tirgošanās un viss tā ņemšanās ap to, un viņi var apvienot. Ir jau piemēri, taču daudz visādi. Ne, bet es tā saku pa mums, vai mums ir sanāca apvienot? Es nezinu. Mēs būšam šie ceļveži. Man nē, tas ir skaidrs. Es skatos un es sapratu to, ka šī saruna starp mums abiem varbūt būs 3., 4. cilvēks, ko es pat izdomāju, spontāni atnāca ideja, ka tā ir kā saikne, tā ir kā terapija. Ne terapija citiem, tā ir terapija pašiem mums, ka mēs varam publiski pārnāt, vai mēs savā garīgā dzīvē esam sasnieguši kaut kāds panākums gūši. Un mēs esam gūši savā materiālā dzīvē panākums. Vai mēs esam piemērs citiem, ka mēs varam citiem stāstīt par garīgo praksi? Par mani tas točni nav. Ja? Kad es varētu būt materiālā pasaulē paraugs, ja? Kādam. Mašīnas man ir bijušas vairākas, bet viss ir salauzts, un es nevaru atļauties mašīnu nopirkt. Māja, labi, man kaut kāda potenciāli skaitās, ja? Kaut kur, ja? Tur Siguldā, vēl nezinu. Pie mammas, jā. Man var sakot, beidz, pilnīgi nē. Tas nozīmē, ka tu kāds garīgā, tas materiālais naudas mentors tu nebūsi. Nē, es ne. Varbūt kaut kādā brīdī mazums tur kaut kas saslēdzās, jā, un pēkšņi man viss saliekās pilnīgi kaut kādā. Tas ir kā pelnīt. Jā, visu man notiek, visi iet tā kā pa diedziņu. Bet es jau sapratu, kāpēc man tā ir, jā, kad man jau nav, teiksim, baigais gļuks uz naudas lietām, man jau it kā viss tur būtu kārtībā, bet tur ir cits, tur ir dziļāks stāsts, tur ir karmiskais stāsts, es tur 4 iepriekšējās inkarnācijas karavīrs bijis, es esmu atņēmis cilvēkiem. Un tad man ir jāizbauda tas, es esmu bijis ļoti turīgs, un vienkārši man tagad jāizbauda ir tā otra puse tam visam. Un to es arī diezgan veiksmīgi izbaudu, ka tev jārēķina katru kapeiku, jāliek pie kapeikas, lai saprast, kā to visu tur sabīdīt, jā. Es pat domāju, atceros, ka man no bērnības, es skatos savā bērnībā, es nāku no parastas ģimenes. Mēs dzīvojam no augstas līdz algai. Mēs visu bērnību esam dzīvojis, kad man bija tā, ka pirka vienreiz gadā pavas.
Mamma iepirkās humpalās, nevis es iepirkos, viņa man nesda reibus, vienkārši man bija jāvelk. Es atceros savu stāstā. Un es pat nezināju, kas ir bagātība, bet es vienmēr mammai teicu, es atceros šo pirmo jautājumu garīgo. Mamma, kāpēc mēs neesam tik bagāti kā kaimiņi? Kāpēc es nevarēju piedzimt viņi? Viņa vienmēr saka, tēvs, tu tikai gribēji piedzimt pēc citas mammas. Es saku, jā, man būtu tur kompjuters. Tu tā kā mans jaunākais dēls, un reāli, bet tu, ja es iemācīšos šīs lietas, tad tikai no viņa, man liekas, kaut kad dzīvē, jā, viņam ir uz šitos kaut Bet tas jautājums pašam iekšā, kad es skatos, kad man bija vienmēr vecmāma, viņa ieliek man iekšā garīgumu. Bet no otras puses mammas laik man piezemē un saka, bērniņ, nu tev jābūt izglītībai. Es viņai saku, mamma, bet es saku, skaties, mums tētim māsai cik tu 50 augstākās izglītības, nezinu, kaudzēm viņai. Es saku, viņa ir laimīga? Nē. Es saku, kāpēc man jāsako viņas piemēram? Viņa 100 augstākām izglītībā, viņa nav laimīga. Es saku, ko tu man piedāvā tādu pašu ceļu, ja tu saki, izglītībā ir laime? Nav, nu, man bērni jau par to ir pamanījuši kaut kādā veidā, kad viņi saka, ka, nu, reku tie cilvēki, tie onkuļi, jā, kas vada, nu, tās visas lietas lielās, jā. Kad, kāpēc cilvēki tā dzīvo, ja viņiem ir tik daudz augstākās izglītības, kāpēc viņi tik nemākulīgi vada visu. Un ko viņas dod, un es redzu, es strādāju, nu, tur fabrika apsargāja, jā, vien. Un es redzu, cik daudz tur cilvēku ar augstākām izglītībām, es ar viņiem runājos, jā. Viņiem visiem, tur, ne visiem, bet vienai lielai daļai, kas tur strādā, viņiem pa 1, pa 2 augstākām izglītībām, viņi strādā fabrikā pa melnstrādniekiem. Pielietojums nekāds. Un tas sanāk, ka pats par tām naudām, zin kā runāt, es eju caur savai dzīvē, es skatos, nauda nekad nav bijusi. Es ņemu kredītus, lai mācītos. Man bija 10 latu uz nedēļu. Es skaits vēl nebija nauda. Un tad es sapratu, ka man nebija saskars nauda, tāpēc es nevarēju pateikt, ka man patīk nauda vai nepatīk. Jo viņa vienkārši nebija. Tāpēc es nevaru atbildēt savu jautājumu. Es pat nezināju, kā tas ir patīk naudai, jo es nekad to nebiju izbaudījis. Nezināju, kas tāds ir. Es dzīvoju templī, tur, kur kāds sakars kā mūkam, tur vispār man nauda ir. Nekāds. Un tagad es iznācu atpakaļ, iznācu no tempļa ārā, ka es sāku kaut ko tur vairāk paliks sabiedriskā telpā, es saku, ka tā nauda sāk nākt, es varēju nopirkt apaus, kādas es gribu. Tev nebija bailes šajā sabiedrībā iznākt atpakaļ? Man bija bailes. Es redzēju cilvēkus, man no viņiem bija bailes. Es saprotu, viņi tik, nu, tādi neaptēsti kaut kādi bija. Nu, man tā sajūta bija tāda, jā, ka tāds, nu, kaut kāds tāds spiediens bija. Redz, tas ir tas topiks, tas ir tā ļoti laba tēma, bet tā mums kādreiz tēma būs jāpanāk, kā ir iziet ārā no savu garīgā kokoda realitātē. Bet man atkal tas fokus, par ko es gribu šodien panāties, vai ir apvienot to garīgo, to matēriju. Un, kad es paskatos, vai es mācīju apvienot ar matēriju, ka man pēkšņi sapratu vienā mirklī matērija bija tik daudz, es tur lasīju pa 5-7 lekcijām nedēļā. Man tur pašvaldībās bija mēnesis, gads uz priekšu saplānots. Es nosauku, kuru summu man maksātu. Pa lekcijām es atceros. Un vienā mirklī es kaut kā tā kā pradāžniešu, kura jutos, kaut kā tā kā prostitūta kaut kāda, ka viņi sāk diktēt, kas man jāna aptuveni lekcijās. Es biju tāds, kas notiekās? Kas notiekās vienā mirklī? Tu kaut kādā biji uzkāpis savā tādā slavas burbulī tik augstu un tu sāc tā kā pārdoties. Es saku, tu tā kā prostitūta sajūtos vienā mirklī, kaut tev naudas skāra, es sapratu, kad izrādās man viņi ir iekšā. Un es izrādās, man bija ļoti interesanti iepazīt sevi, ka man tā nauda brīžam patikās, jo es varēju nopirkt to, ko es bērnībā nevarēju atļauties. Bet man bija prieks nekāds, jo man astrologs beig forši pateica, Čik tev nekad nav tā nebūs. Es nevarēju saprast, kāpēc man nauda neturās. Čik, bet, ka tu esi tikai starpnieks. Starp tevīm nauda atnāks, un tu kādam atdos laik tālāk. Man tās laik bija, man kaut kāda nauda es nopelnu, un man tur brālim vajag palīdzēt, tur klosterī vajag jumts nodeg, un es tāds, labi. Tā kā man nebija jautājums, kuram jādod naudu. Man nekad nav bijis jautājums, ja kādam iet sūdīgāk, man nekad nav bijis jautājums, ka man jāpatur naudu. Man tā kā mamma teica, tev ir ko ēst? Jums ir. O, ko tu vēl gribi? Man vienmēr tā galvā skanēja tā ideja, ja tev ir, nu tev vairāk ir dot citiem, nu, jo viņiem vairāk. Un tas man baigi nospēlē, man tā garīgā praksa palīdzēja nesačakarēties tajā mantkārībā. Redzu, ka mēs ar vienu draugu, es pirmoreiz redzēju bagātību, man viens ļoti turīgs draugs, kas man ļāva izbaudīt, kas ir bagātība. Mēs braucam ar lidmašīnu, viņš sadzerās, viņam bāba lidot ir. Un mēs lidostā, viņam vienkārši naudu izkrīt 50 un 100 eiro pa grīdi izkrīt lidostā, vienkārši vesela kaudze naudu. Un vienkārši pamatā nav tā te sabāžu somā roku, vienkārši viss skatās, kaut kāds narkodīlers vai kas. Viņš vienkārši tāds cilvēks ir.
Viņš man ļāva, kā tas ir izbaudīt, ka tu neskaiti vispār nekam neskaiti. Tikai pīkstiņi maksā. Un es sapratu, ka es padzīvoju kopā, es sapratu, paldies, ka tu man ļauj to piedzīvot. Tas nav mans. Tas, kad garš, man nebija nauda, es biju līdzās, un es redzēju, kā naudas sačakarē visu, gan tavu galvu, gan tavu ģimeni, gan visu apkārtni. Viņš to domāja, ka nav viņa. Ne, es domāju, ka tā bija viņa. Es skatījos no malas, kad es izdzīvoju kopā ar viņu šo bagātības stāstu, kā tā nebija mana nauda. Bet es atrados blakus, es redzēju, ko viņi sniedz. Tā nebija, es arī varēju, kā tur ņemt, tur visu kaut ko to naudu darīt, bet mani neinteresēja. Es vienkārši vēroju no malas. Un tā bija tāda forša atklāsme, ka es sēdēju, atceros sievai, es atnāku mājās, es saku, nauda nav mans stāsts. Bet vispār es arī nekad neesmu kritis bijis. Ir bijis tā, ka es esmu daudz naudas visādas kaut kur grozījis un kaut kādas, bet man tiešām nav bijis. Es varētu mierīgi strādāt, nezinu, kaut kādu bankām. Tu nebūtu ņēmis sev? Nē, man nav tā sajūta. Ka vajadzētu sev arī? Jā. Man liekas tā skaudība kaut kāda. Man liekas, caur to draugu jāpasaka paldies tam draugam, ka viņš man ļauj realizēt šo mazo kaut kādu vēlmu, kas man iekšā bija, un es viņu nenoliekšu, ka man viņa bija iekšā. Man tā vēlme kaut kāda bija, jo es nebiju dzīvo pieticīgi, parasts limbažnieka dzīvi. Parasts cilvēks. Un tad, kad apkārt to parādījās, viss tas iespējas, es sapratu, ka es nesačakarījos uz galvu. Man neparādījās, vēl, davai vēl. Bet kur esmu galīgi sačakarējis, garīgā dzīvē, es esmu totāls tā kā atkarībnieks. Man vajag vēl garīgo garšu. Pat tur esmu totāls atkarībnieks. Tāpēc man šī saikne, lai arī cik zemisks es būtu, man ir zemisks kaut kādas vēlmes iekšā, es viņas atzīst, ka man ir zemiskas, nezinu, zemes, bet zemiskas. Tā kā no zemes vēlmes. Man tur gribās bišķi pabaudīt, paēst kaut ko garšīgu, vispārējais, saprāt robežās sakarā ar maniem uzskatiem vēl. Es saprotu, ka man vēlmes kaut kādas ir. Man patīk kvalitīvs apģērbs kaut kāds. Es viņam krāju gadu vai kaut ko vēl. Bet es saprotu, ka es tur ātri piesātināties. Garīgajā dzīvē es nevaru piesātināties. Nav piesātinājums, un gribās vēl, tā kā palielina devu. Tas, tu redz, ka interesanti, vai var apvienot. Mans skatījums, man kaut kāds rezumē, man nav sanācis apvienot. Vai sanāks, es nevaru atbildēt, man nav sanācis apvienot to, ka es gribu garīgi šauties gaisā, bet viens puses, arī gribu kaut ko citu vēl. Un to vidas ceļu, es nemāku atrast. Tu ir sanācis viņu atrast? Man ir, es uzskatu, ka es esmu kaut kādā veidā balansa meistars. Jā? Es balansēju tās sajūtas savējās iekšējās. Tu balansē visu dzīvo? Es viņas izdzīvoju, bet es nepārspīlēju neko. Tu negalībās? Nē. Es saku, man svarīgākais ir miers, un es zinu vienkārši, kad izejot no rāmjiem, tas miers pazūd, ka tu forsē kaut ko. Kā tur pats to notiek, ka tu forsē vai neforsē, tev neviens nav kas uzrauga? Tas ir tā iekšējās, to neviens neredz, to neviens nevar pateikt. Bet cilvēks no malas var redzēt, ka tu esi kļūs, piemēram, pa alkoholu, tu esi kļūs, tu pats tev neapzinies. Tad no malas pasaka klausies, tā kā bišķi pa daudz, kas tur traks? Es tikai pa sevi varu atbildēt, es nezinu kā citiem. Es nevaru izkristalizēt to atziņu tagad, lai pateiktu. Starp citu, vispār tās sarunas bija diezgan vērtīgas, ar ko, es domāju, ir un būs. Ar to, kad mēs personīgi sev ļausim apzināties kaut kādas lietas aspektus, no sarunas gaitā. Un vēl ar tiem cilvēkiem runājot, mēs arī varbūt labāk kaut ko sapratīsim. Jo viņi neapšaubā. Ko? Tā kā tev vajag savai terapija. Kā tu teici? Saikna terapija tā. Jā. Ka mēs meklējam... Jo, piemēram, tagad tu man jautā, es nezinu, vai tu pareizi saproti, es nezinu, vai es pareizi pateicu. Tāpēc mēs precizējam, vai tu mēs pareizi sapratu to jautājumu. Jo man es visu laiku, tā kā, zinu, krieviem tāds teiciens, всё ровно. Un es meklēju to līdzsvaroto, līdzenoto ceļu. Bet vai viņš ir vai cilvēks atnāk, viņš ir, es gribu garīgoties, bet man patīk braukt uz templi ar Mercedesu labu. Kas
kādas problēmas. Jā, bet redz, tā ir tā teorija, kas man vienmēr mulsinās. Es vienmēr skatos, ka cilvēki saka, izmanto visu dēļ Dievu. Krišnīda lozunga skaļie. Bet pagaidi, skaties, ja es esmu procesā iekšā, un es esmu narcis, un man gribās ar to Mercedes atbraukt un tajās spožajās drēbēs ieiet tajā templī, bet kur problēma ir? Jā, problēma. Bet ja es sāku visiem to postulēt un teikt, redziet, kādas man spožas drēbes ir, ja jums nav tādas, jūs tur mantras skaitat, es arī skaitu, bet man ir jau, tas ir cits kaut kas jau. Bet, ja es, piemēram, tur nekičoju, es vienkārši, pieņemsim, es esmu narcis, es atbraucu tajā Mercedesā, es ieeju tajā templī ar savām spilgtajām drēbēm, nometu sotaku, pieņemsim, man gribās, piemēram, izcelties kaut kādā veidā, es noziedoju to naudu baigi, tā, lai vēl kāds redz. Kāpēc nē? Es izdzīvoju to šodien, vēl 10 reizes izdzīvošu, vēl 2, un tu, piemēram, to redzēsi, Es gribu izdzīvot to, kad es tagad tas cilvēks izceļās. Tu redzi, kad viņš izceļās. Lai viņš izdzīvo to. Un viņam pašam pēc tam būs, atskatoties, bišķi neērti būs. Kauniņš neliels būs pēc gadiem daudziem. Viņš redzēs to, viņš sapratīs, es baies narcis īstenībā tajā laikā bija, man gribējās tur izcelties. Lai. Un es tā kā pieļauju, tādas lietas dzīvē es pieļauju, arī savā dzīvē es pieļauju kaut ko tādu. Tur baigi jāskatās, cik tālu, kas tas ir vispār tāds. Es atceros to, piemēram, mans draugs stāstīja, viņš bija Dubajā, sludināja kaut kur. Un Dubajā viens uz templi nāk ļoti bagāts cilvēks, bet ko viņš dara? Viņš savu kruto mašīnu. Dubajā visiem krūtas mašīnas, bet viņam bija vēl krūtāk nekā visiem krūtējiem. Un viņš to mašīnu atstāja 2 krustojumus pirms templi, neviens neredzēja, kādu mašīnu viņš atbrauc. Viņam bija kauns, ka viņš tāds materiālists ir. Un otrs mēs domājam, ko tur kaunēties no tā visa. Bet viņam bija kauns, tāpēc, bet es tādā matērijā esmu iekšā. Es domāju, ka tas ir tā kā... Vai garīgam cilvēkam ir jākaunās? Jākaunās no to, ka viņam laba karma ir. Tieši otrādi. Vai man arī tāpat liekas, ka ja tu vari kā viņš garīgā dzīvē būt veiksmīgs biznesmens, un tajā pašā laikā tu neesi pieķēries, kā mums skolotājs māca, mūsu tradīcijā māca, te būtu miljons. Jautājums, kam tu viņu izmanto? Es pat teikšu tā, pat vēl vairāk, Tā ir tomēr pat kaut kāda savu veidu anomālija, ja viņš kautrējās no savas turības. Jo tas ir ļoti labs rādītājs, ja tev ir garīgais un materiālais. Un tas viss, pat ja tas nav sabalansēts, pat ja matērija ir vairāk nekā garīgums, tā nedrīkst kautrēties. Tā ir ļoti liela svētība. Kāpēc cilvēkam izvēlējies priekšstats, garīgam cilvēkam jābūt bombzim? Tas arī tāds retorisks jautājums īstenībā. Kāpēc viņš ir tāds un kāpēc ir izveidojis tas, kad garīgam cilvēkam jābūt ir kroksim, nogušam, netīram un viņam jādzīvo ķengraka pagrabā? Vai templi, kurien nāk šie priekšstati, ko nozīmē garīgs cilvēks? Un tāpēc arī, paskatos sevi, es nosaucu par garīgu cilvēku, es gribētu uzskatīt, vai es tāds esmu, es saku, esam procesā. Tu esi garīgs cilvēks? Tu man tagad tieši man jautā. Tu esi garīgs cilvēks? Man patīk, ka tu man to jautāji, es tieši par to iedomājos, kad tu runāji par to, Tu zini, es pirms kaut kādiem 2 gadiem teiktu, ka jā, bet tagad nē. Kas noticies? Matērija apēda. Es esmu kaut kādā ziņā noslīdējis vai citu uz leju. Kurā mirklī tev ir telefonā aplikācija, kas pasaka, ka tev noslīdēji? Es tagad atskatoties jūtu, to nejūtu, to nevar just. Es tā kā, piemēram, kad man tika iedot materiālā svētība pietiekošā daudzumā, es iebraucu kaut kādā bohēmā. Dzīves bohēmā, nāk pie manis trenēties cilvēki, mēs kaljānu uzpīpējam pēc treniņa, Nē, tā vienkārši. Garīgā praksa. Jā. Bet pēc tam es tikai, kad pie manis pieklauvēja finanses policija, pie durvīm pieklauvēja, tikai tad es sapratu, ka laikam es kaut kur esmu pašaus par strīpu, Šeit nav nekas tāds dramatisks noticis, bet tanī pat laikā es jūtu, ka nav jau tas, es jau neesmu apmierināts ar to savu garīgo dzīvi. Es nevaru Tu esi garīgs cilvēks, vai ne? Salīdzinoši ar ko? Salīdzinoši ar kur? Ar sevīm, kad tu paskaties pie tiem cilvēku vēršās. Nē. Bet tu cilvēkiem sniedz padomus.
Tu viņus apmāci? Nu, nē. Kā tad nē? Nē, nu, labi. Tev nav sekotāji? Nu, kāda tur sekotāji? Es tur cits kratos vaļā no šitās. Atkal. Tas arī interesanti. Es kratos vaļā, tāpēc, ka... Viņi grib atbildību uzņemties? Iespējams. Iespējams. Es pat tas speciāli darīju kaut kā savādāk, lai man nebūtu tas kaut kāds slavas oriols neiet ap mani apkārt. Tu tiešām negribi būt liels foršs džeks, kas izmaina pasauli? Kuram sako, tu negribi? Nu, tas ir smieklīgi. Jā. Tu negribi? Es ne, vai smieklīgi vai nesmieklīgi, tu negribi? Ja tas tā komfortabli ieguļās manā tajā līdzinājā, tajā mīļiņā iekšā, jā, piemēram. Ja tev netraucē, ja man netraucē tas, jā, tad kāpēc nē, jā. Ja es konkrēti vienkārši, es esmu ambiciozs cilvēks. Jā. Un es brīžam, man cilvēki saka, jā, bet tu gribi būt garīgai, man jautājumu labāk. Uzrakst cilvēks, vai tu esi guru? Jā. Ego uzreiz tāds, jā, es jau guru. Bet vai es uzskatu par guru? Es saku, da nē, tāpēc, ka man ir mans guru, ka es paskatos uz viņu un uz sevi, es saku, es neesmu guru. Es uzreiz, man ir latiņa, ar ko es salīdzinu, kā tu pareizi arī nodefinē, ar ko salīdzinot. Ja man uzreiz pazemība iestādās automātiski, kad es neesmu guru, bet es saku, es varu kaut kā palīdzēt, kā es varu. Es varu dalīties zināšanās. Tāpēc man tā lielā ambīcija, kad es saku, vai es gribu, kā viņi to, man būtu daudz sekotāji, nē, es arī negribu. Bet tas ir dabiski, ka cilvēks sekos, kam tas, kas skaļāk runās, kuram būs ļoti stingra pārliecība, viņam dabiski radīsies sekotāji. Dabiski. Ja tu negribi sekotājs, nozīmē, ka tu vispār neko nedrīkst runāt. Nafik šeit visu filmē tad. Tu jau piekarši tam arī savā ziņā, lai tev kāds pamanītu. Paskaties, tu pat macis izlaidi. Kam tam man viņi ir vispār? Lai parādītu kādam, tas nozīmē, ka tev vajag auditoriju. Un es saprotu, ka es bez auditorijas nevaru. Man patīk runāt skaļi auditorijas priekšā. Es domāju tā, kāpēc es piekrītu. Ne jau tāpēc, ka lai man ieraudzītu mans māc kāds un man kāds ieraudzītu. Bet man ir tik kolosāli tā dzīves pieredze, jā. Tā dzīves garša sajūta kaut kāda, kad es domāju, viņi kaut kādā veidā, es mierīgi varu viņu nodot, jā, cilvēkiem. Tad tu uzskati, ka tev ir ko nodot? Nu jā, bet tas nav tādā tik skaļā versijā, līmenī, jā, ka tur es baigais guru, tagad visiem mācīšu, kā dzīvot, nē. Bet padzīvojot ar mani, kaut kādas pāris dienas kaut kādā kontekstā, jā, notiek kaut kādas transformācijas procesi tiem cilvēkiem, es neko viņiem nemācu vispār. Kaut kas jau, kaut ko jau es dodu, jā, nav tā, ka es vispār klusēju vienkārši un kā mūrs vienkārši sēžu vai stāvu. Bet es zinu vienkārši, ka ir kaut kādas vibrācijas, kas tā kā tiek padotas tālāk, jā. Tā, man nav, protams, kad, man patīk zīmēties, jā, tev taisnība, man patīk zīmēties, bet ne tā, lai, tas nav pašmērķis kaut kāds, tas nav tā. Bet es kaut ziņā tu apmierini savu kaut kādu, mēs skatāmies tā dziļāk, mēs esam izvēlējušies, kā salikt tā iekšā šīs divas tēmas, šo garīgo tēmu pacelt super augstu, un arī nepacelties tik augstu, ka neaizmirst par zemi. Tu saki, ka tu esi atradis kaut kādu balansu, es saku, ka es galīgi neesmu, es pat nesaprotu, tas ir apvienojums. Manā pasaulē, kā galējība cilvēkam, es uzskatu, ir vai nu balts, vai nu melns. Vai es gribētu būt skolotājs, es pat nezinu, es nevarētu atbildēt. Es vairāk teiktu, ka es gribētu būt instruments garīgās skolotāja un Dieva rokās. Ja viņi to lems, es saku, jūs man to teiksiet, es to darīšu. Bet jāsaka, manām autoritātēm, nevis, ka es pats no sevīm sāku savu prezentēt kā guru, es atceros, te vienbrīd bija fantastiski uzrakst, Uģis Kuģis, attiecību guru. Tur Krišana iet guru, es saku, kāds guru? Es vienkārši izsaku savu viedokli, kas nesakrīt ar jums, un es varu pateikt to skaļi. Man nav kauns atzīt, kas saka, nē, tas tā nestrādā, muļķības kaut kādas. Es zinu, pa ko brīnos, kad vairāk cilvēki man divi ir teikuši, vīrieši, jā, teikuši, ka tu esi tur tāds un šitāds un kaut kāds tur idiots un stulbens un neko nesaprot no dzīves. Un es brīnos, no kurienes viņiem ir tāda skaudība un no kurienes viņi ņem to informāciju. Jā? Kur viņi uzģenerē šitādu sviestu? Ir, tā kā es arī esmu dzirdējis sliktās atsauksmes, kuras es neizprotu vienkārši. Es jau tur vienu nobanoju jau YouTube, jā, kurš tur kaut kādu stulbu komentāru bija ierakstījis, vienkārši viņu uzreiz izdzēs, jā, un to čeku izmet ārā vienkārši. Svēto brāl, tā ir fantastiska lieta.
Mums bija nesen tieši raidījums, kurus tur filmējos vienā šovā, tur bija palasīt komentārus, ko pa jums domā. Tas bija, es saku, Tev nebija šoks? Nē, es esmu tādas komentārus pa manim ir rakstījuši ārprāts, vienkārši tādas vēstules, ko pa manim domā, ka es jauds ģimenes un esmu kaut kāds iedomīgs narcis un vispārējais, ko no esam iedomājis. Zin kā es to lasu, tā ir man tā kā terapija. Lai es nekad neiedomātos, kas visiem var izdabāt. Jo tas vienmēr to sazemē, jo es no tā mācos, bet es vienmēr esmu palicis pie tā, es nevienam neizdabāšu. Tāpēc, kad es zinu, es ticu, ko es daru, es ticu, ka es neizmainu mācības, neko jaunu neizdomāju, es nododu zināšanas, kas nākts ar manīm. Ja es kaut ko ne tā esmu padarījis, jums man jāpalabo, bet jāpalabo, un es pasaku, tu esi idiots, bet jāpaskaidro, kāpēc. Un ja man pasaka, tu kļūdies tajos faktos, es pieņemu kritiku. Bet, ja man pasaka, tu esi dumšs, pat nepamato, kāpēc. Tas ir stūbības. Bet, ja kaut kādas muļķības runā tur vispārējais, tad man arī. Vai kaut kas, vai kāds šo sarunu noskatīsies. Nē, mēs jau teicām, tā ir terapija mums. Nē, bet es pat ar tādu, es dzirdēju, es naidu. Iedomājies, naida runa. Es neatpazīstu to frekvenci vispār, ka var tā, es nezinu, būt kaut kāds tur slepkauja, jā, tu bijis, jā, varbūt tad, bet ka šitā var vienkārši, bliest virsū pilnīgi pa tukšo. Tas ir, es nezinu. Kas tas ir, tā kaut kāda skaudība, greizsirdība, kas tas ir tāds, paši nevar neko? Iedomājies, pirmkārt, mēs kā tā atsevišķi topiks, ka iedomājies cilvēku, kas raksta komentārus. Viņam tiešām nav ko dzīvē darīt. Pirmā vienmēr man tikšu cilvēko žēl, ka viņš Facebookā sēž un raksta komentārus. Domā, kāpēc? Tev nepatīk, nobloķē, aiziet tālāk. Bet ja tev tas tā ir aizvainojis, tad, ka viena sieviete raksta, kā tu vari izteikties, kad tavs sieviete tev kalpo? Es saku, tā kā tev skauž, ka to nav kam kalpot. Es tā kā īsti nesapratu, kāds konteksts. Es varu teikt par sievieti, un es šo vārdu kalpot izskaidroju. Kalpot nenozīmē vergot, kalpot nozīmē brīvprātīgi darīt. Mēs katrs kādam kalpojam. Kaut vai sākot elementāri to, ka mēs kalpojam vēderam savam. Jā, mēs kalpojam mutē, zobiem, visu laiku kaut kam, bet to ir grūti atzīt. Un tāpēc man brīžam liekas, ka man šī materiālā pasaule, es gribu beigt prom uz garīgo, es saku, tur ir skaisti viss. Es gribu beigt, bet man atkal vēl apakaļ kaut kāda mana akmeņa, kas ir piesiek kaut kāda enkura. Manam kuģim ir kaut kāda enkura piemetušies klāt, kas man vēl apakaļ. Bet, tu vēlreiz pieskāries tai tēmai jau trešo reizi, un es tev gribu pajautāt tādu lietu, jā. Labi, tas nebūs pēc klasiskās versijas, jā, reliģiskās, bet, piemēram, ir tāda lieta kā tantriskums. Tantriskais paņēmiens varētu būt tāds, ka tev, pieņemsim, velk uz kaut ko, jā. Teiksim, tu apzināti ej uz to, piepildi to. Piemēram, kādam tur gribās, dārgu alkoholu iedzert, bet viņš tā kā ir garīgs cilvēks, viņš tur skaita mantras tur jau gadiem, bet viņam tā kā pavelk uz to. Tad mans redzējums ir tāds, ka ja tu apzināti, tu vari to izdarīt. Tu vari tur aiziet un to izdarīt. Un tad ir interesants lēciens. Viņš īstenībā, es tās darīju, es kādreiz, tad, kad es pieslēdzos veģetārismam, vēl pirms visām reliģijām, visu kaut ko, jā, es tur, kad cīņām nodarbojos, starp citu, kad izlasē man sāk trenēties taekwondo, man pateica, jā, skolotājs, ka man jābūt veģetārietim, jā, es nevaru būt citādāk nemaz. Un es gāju prom no gaļas ēšanas tādā veidā, ka es nedēļu neatgaļu, un nedēļas beigās, svētdienās, ja es ēdu vistiņu un dzēru aliņus, jā. Un atkal nedēļu, baigi turējos, katru dienu trenējos, jā, nelietoju gaļu, un svētdienās dzēru aliņu un ēdu vistiņu, jā. Un man tās svārstības bija vajadzīgas, lai laika gaitā nonāktu pie secinājuma, ka tas galīgi ne tikai neved, bet man principā, kad tu ieej tajā jau rutīnā, viņš tā kā tev jau sāk degradēt un velk uz leju. Man bija vajadzīga tā atgriešanās kaut kādā nepareizībā, lai praktizētu pareizību. Bet tu nosauki par balansu? Ne, tas nav varbūt balans, tas ir tā kā kreisās durtiņas. Vai pārbaudīt, ka kreisās durtiņās kaut kāds garš palikusi ir? Ja tu tā kā ieej iekšā tā, ok. Bet tu tā kā, jo ja baigi aizliedz, jā, ja tu agri vai vēl tas līdīs pa visu, zini, tā kā balonu, kur tu saspied, viņš tev izlien, jebkurā kaut kādā brīdī izlien nepareizā vietā ārā, jā.
Un, tā ka tantriskais tāds šamaniskais veids, kādā veidā vienkārši strādāt ar tiem zemākajām enerģijām, ka tu vienkārši tu močī tajā iekšā, tu trenē sev, tu rūdi sev, tu darbojies, ja tur joga, visu iet. Tā kaut kādā, kas tas tāds uzradās. Tā kā, ok, labi, tev baigi sāk viņš traucēt, tu viņu paņem, viss, un viss, tev vairs nevajag. Man tā ir bijis īstenībā arī pat mašinīsmā, ka es biju, man kaut kas pavalk, ja, tur, sieviešu tēma, ja, vēl kaut kas. Bet tu saproti, ka tas palīd, un es tā kā ok, viss skaidrs, man akali vektors ir es eju. Bet to nedrīkst padarīt par aksiomu. Tas nav, tas ir jāizliektais paņēmiens, tas ir tā kā kreisās durtiņas, tas ir tā kā narkotikām, ja, viņas nevajag lietot, un es galīgi to nereklamēju, bet ir kaut kādas krustceles, ka tu kaut kādā vasku ieej un tev, wow, sasliedzās ir, bet ja tu jau 2, 3 un 10 reizi tur iekšā, kas tas ir? Tas vairs nav tas. Bet ja tu īsti apraksti, es atkal pilnīgi savādāk ceļu esmu izvēlējies savā dzīvē. Es vienkārši... Tas nav mans ceļš. Tas ir tos variants, kam tu gāji savā pieredzē cauri. Jo man, piemēram, pieredze ir diezgan, tā... Vainu, jā. Man vienkārši nestrādā tāds, piemēram, es tagad sačakarēšu savu tīrību, piemēram, alkohols vai gaļu sēšanu, alkoholu lietot. Es saku, pats, es 20 gadus to nedaru. Un tagad sačakarēt daļ vienu pieredzi, un man pat nevēlk atpakaļ. Un tanīpat laikā, ja tu, piemēram, tā kā man bija ar šo mantru, ja, kur es neskaitīju 15 gadus, ja, es spontāni dziedu un skaitu. Īstenībā es varētu teikt tā, ka man varētu būt tā labākā versija tādā ziņā, kad man gribās to darīt. Ja. Laika pa laikam mājās ne ar vienu nebiedrot, es vienkārši dziedu. Ja. Sanskrit mantras. Bet es domāju par to, ka es tanī reizē, kad es paņēmu tās krēlītes vienreiz, te kaut kādas 2 nedēļas atpakaļ, ja, un vienkārši paskaitīju Hare Krishna mantru. Kaut gan man cits dzīvesveids ir, ja, un es viņu neskaitu vairs. Es paskaitīju to mantru, un man atnāca pilna pakete, tas foršā, tā informācija, kanāls, viss atvērās, reāli ir. Un tāpat tās ar to otru pusi, ka tu to gaļu, piemēram, ied, un tu sajūtās ciešanas, kas tur apakšā ir, to nāvi, to mritiu, ja, to enerģiju, ja. Un tu tā kā, vai es to vēl gribu? Nē. Un tev jau ir dubultā jauda tam, ka tu saproti, ka tas ir galīgi garām. Vai, piemēram, tu iedzer tagad to viskiju, jā, pirmajā brīdī tā kā tev tas, tu tā kā ieej. Tas ir tas, ko vai nē, tas pilnīgi nekādā veidā neiet līdzās tai garīgai vibrācijai, tam garīgajam reibonim, kas ir man ikdienas dzīvē. Tas pat līdz nestāv. Ja? Bet tev ir kaut kāda tā pieredze ar attālumu, ka tu paņēmi to skaidrs, pilnīgi, ja? Tu vari nodot to tālāk, ja? Tu vari padalīties, tu vari pateikt, tas ir tā, veči, tur ir nāves enerģija, tur ir atkal, tur kaut kādas jakšas ir iekšā, tur vēl kaut kas, jā, ka tev ir tas skaidrais redzējums uz to tumsu arī, kā viņi iedarbojas uz tev, viņi izskrien tev cauri, tev karsts izskrien cauri, kur tev kas pārņem, kas tev tur notiek ķermenī, tu neesi 20 gadus lietojis, tu tagad pēkšņi ielietoji, jā, es tev neaicinu, jā, uz to. Es vienkārši padalies savā pieredzē, jā. Kā tu to skaties, un es zinu, ka es tā nevarētu. Un man tas ir palīdzējis tā kā noņemt fanātismu to. Es ļoti labi saprotu par to garīgo fanātismu, ka tu esi aizgājis uzlidos beigās debesīs, un tu nesaproti pārējos, par ko viņi runā. Es ļoti labi saprotu, un es sajūtu, par ko tu runā, bet, zin kā, man ir, kas man palīdz, man tas ego tā ir nosprausts, kad es nevaru pārtraukt to ķēdi ilgo. Ego tas ir? Es viņu sauc par tādu, kā es pats esmu nodefinējis, un patīk sev definēt, kas tas tāds ir. Esmu visai sabiedrībai paziņojis, ka es nedzeru, nepīpēju, nelieto narkotikas. Esmu to tik skaļi pateicis. Mēs neguļam kopā ar sievu, mēs esam tādi pareizie. Ko man pateica par tev? Man viena pazīstama sieviete, kur arī tev skatās. Es nebiju, skaties tos raidījumus, jā. Viņi man atstāst, viņi saka, Uģis ir mainījies. Es saku, kas ir mainījies? Jā, nav vairs kaut kas. Kas nav? Kā viņa teica? Viņa teica, tu iedomājies, viņš saka, ka seks tikai bērnu ieņemšanai. Kas vispār ir tāds? Es saku,
Es neatceros, ko es viņai tur teicu. Jā. Bet tas ir slikti, viņš mainījies. Jā, viņi noķēra kaut kādu aspektu no tā, ko tu pateici. Es laikam viņai teicu, es neticu, ka Uģis reāli 100% vienkārši neguļ ar savu sievu, beidz, tas nav Uģis. Es kaut kā tā, man liekas, viņa izteica. Jā, bet viņš teica. Un saka, ko viņi vispār ķer tajos tekstos? Tas interesantākais mirklis. Tik skaista, pievilcīga sieva, nevar būt, ka viņš neguļ ar viņu. Iedomājies, tas ego, ko saka, tas ego ir nolicis man tādas robežas, kā es saku, es mācos savu ego pielikt klāt, savu vilcis ego, esmu tāds sportists tips. Man jābūt pirmajam, labākajam. Un es domāju, kā es viņu varu izmantot. Vispār man patīk šitas, ko tu saki. Jo es viņu izmantos tādā mirklī, ka viens man pasaka, cik ilgi neesi dzēris? Gadu. Es 20. Un tu jūti tādu spēku, un man tad piedāvā dzert, un es salīdzinu 20 gadu un vienu dienu sačakarēt. Tas nevar, pēc, ka es to ego esmu ielicis tādā sportiskajā režīmā, ka es nesačakarēšu. Un tas man ir palīdzējis. Tas ir labi. Bet tas ir man palīdzējis. Es nesaku, ka tas visiem strādā. Tāpēc es esmu nolicis to mērķi, es gribu šajā dzīvē dabūt mīlestību pret Dievu, ka man pilnīgi ekstāze, es to gribu sasniegt. Bet interesanti, kā tas ir rītīgais. Man tāds cīņa tā ir. Un tas arī nav pareizs motīvs, jo garīgais skotājs saka, tam jānāk ir dabis, tā nav cīņa, tev nav nekas jāpierāda. Bet tas ir tik maigs kaut kas. Bet man ir tik sportisks, brīžam es jūtu, ka ielikts iekšā jau saudā, ka savu ego nevarēju nekur izmantot. Ja brīžam es arī saprotu, ka brīžam sāk taisīt kaut kādu garīgo, es nezinu, CV karjeras vai garīgo. Un tik es to mirkli pieķēru, kad es to daru, man bija tāds kauns, kur es esmu pazaudējies. Es jau kāds guru gribu būt, jau kāds krutākais krišnīts. Man to pielikuši titulu klāt ir Latvijas slavenākais krišnīts. Un es parasti cilvēkiem saku, cik to krišnīts zina. Nevienu. Viņš ir nevienu. Protams, kas būs slavenākais, tur viens cits nezina. Vai tā nav? Tā ir. Bet cik viņi krišnīts zina? Nav svarīgi. Saprot, tas, ka tu esi pacēlis kaut kādu šito lietu, un diezgan labā un veselīgā līmenī. Jo tad, kad es biju tajā visā iekšā, tad tur viss tas, nē, šitā, un tas tur viss vienkārši tādos rāmjos. Domāju, brīvībā, vienkārši palaidiet mani! Tas ir... Un tagad tu man saki, dar, ko tu gribi. Un tas atbruņo momentāli. Tu saki, dar, ko tu gribi, vienkārši esi un dari pēc labākās sirdsapziņas. Un kad tu šitā pasaki, vecīt, nevar nepraktizēt. bet es saku, tas vienmēr tas mīlestības ceļš, ka mēs skatāmies, jo materiālā pasaulē viss ir kastītēs. Ja tu neatbūsi šajā kastītē, lūdzu, ej prom no mums. Ja tu neatbūsi šajā garīgā pasaulē, kas man simpatizē un kāpēc es gribu tur doties, tāpēc, ka tur nav tā rāmīta. Man pieņems tāds, kāds esmu. Ja domāju, man pieņem. Jā. Kā kristieši, Dievs tev mīl, kāds tu esi? Nē, un tāpatās es arī jūtu, kad piemēram, kā tu pieņem, un es redzu, ka tev nav nosodījums. Tev nav nosodījums. Ko nosodīt? Pieņemsim, es tur tāds vai šitāds vēl kaut kāds, tur bārdu uzaudzējis, mats uzaudzējis, kaut kāda tur filozofija stum, Bet es redzu, ka tev normāli, tev viss saslēg. Tev ir tā kā tev ir tas saslēgums, viņš pieļauj to, un es redzu, ka tas ir labs līmenis. Ka tu nevērtē pēc tā, ka tur tā kā savā laikā, vai ne, man tur kaut kādas autoritātes, kas tieši tā arī vērtē, ka tu tur baigi... Nados kanoniem izskatām, tur nav pietiekami gara bārda, vai tur kaut kas noskots vispār. Iedomājies, tajā laikā pat bija, kad šika, ja ir pa garu, tad tas ir baigais narciss, Es saku, tik brīžiem caur tu veselīgiem ceļiem iet un tā gribās cilvēkiem, pat pastāstīt to, ka piemēram, šo sarunu, ko mēs veidojam, mēs parādam to, ka tur būtu normāls cilvēks tu pats, bet tev ir tavs garīgais ātrums. Un tev var palikt materiālās vēlmes. Pat Bhagavad Gītā ir aprakstīts, ka to sauc par veselu procesu. Ka tu var būt, tu var iet garīgi ceļu un tev var palikt materiāls vēlmes, to nekad nevajag nosodīt. Tāpēc, ka man pasaka, bet kuģim ir kā viņķots iPhones. Es domāju, ārprāts. Bet viņš ir krišnīts. Es saku, bet kāpēc ne? Ja iPhone ir laba kamera iekšā, kur problēma ir? Es saku, pajautā, kā es izmanto iPhone. Vai tas ir stāsts, kam tu viņu izmanto? Nevis kas tev ir, tāpēc tā, ka latviešu skaudība ir.
Jā, pilnīgi. Es uzskatu, ka tas ir tā, jā. Tur ir kaut kāds gļuks uz šito, jā, cilvēkiem, ka viņi, un tas ir īstenībā kaut kādu materiālistu un kaut kādu pusdēmonu un dēmonu, kaut kāda tā ideja, kad ir jāatrod pilnīgi svēts cilvēks, galības. Tad viņš principā ne čurā, ne kakā, jā. Viņš tā kā ir pilnīgi, viņš tā kā tāds robots, viņš staigā tāds, un tad varbūt viņam var sekot, ja viņš kaut kādu kustību nepareizi izdarīs, tā kā viena sieviete zaudē ticību, jā, Jēzum tikai tāpēc, ka mācītājs nopirdās, jā. Es domāju, ka tūkstošiem cilvēku zaudējuši ticību. Tūkstošiem, jā. Tagad, piemēram, skatoties uz tavu iPhone, tūkstošiem cilvēku zaudē ticību. Ka viņam ir iPhone, iedomājies. Izrādās, jā, un pēc tam es eju gulēt. Varmais, un 2 dienas es nepamodos 5. Nu, viss, un vēl kas ir, kad sieva tev ir, jā, tas arī... Tas ir ļoti dīvaini, nedrīkst būt sievas. Jābūt pāris sievām. Un galvenais, ka tev patīk arī normāli paēst, jā. Izrādās, kas ēd arī. Jā. Un galvenais, ka tev ir mašīna, bet nav tikai viena, tev 2, jā. 2, un abas uz sievas vārdu. Nu, vienkārši ārdu. Uz sievas vārdu? Ārprāts. Sieva gribēs, bet nevis gribēs viņai piedāvāt, kā vienalga ir. Ja tas ir interesantākais moments, kad mēs kā cilvēki idealizējam visu, pat arī mani idealizēs, atceros, tā, ka es aizgāju šovos, sāku filmēties, vispārējais, visi cilvēki saka, kā tā varēja, es saku, bet es gribēju būt godīgs, tāpēc, ka jūs man esat iecēluši kaut kādā tādā, nezinu, tajā etalona aptuveni, ka es neko nedaru, jūs gribat ticēt tam, kam es neesmu. Jā. Es neesmu ideāls cilvēks un nekad neesmu. Esmu tikai procesā. Es tikai mācos veidisko filozofiju, tikai cenšos cilvēkiem maksimālos veidos novest to, ka no garīguma nevajag kaunēties. No Dieva attiecībām ar Dievu nevajag kaunēties. Tu esi musulmanis, kristis, nekaunies, lepojies, lai kaunās tam, kam nav šī garīgā saikne ar augšu. Un viņš arī saprot, ka viņam arī leja ir. Es saku, mums abām saiknēm ir jābūt, bet tam skatījumam es saku, jābūt ir uz augšu. Un kāpēc mēs šo terapiju veicam savā starpā, kā pie psihiatra atnākuši 2 cilvēki, kas saka, man ir problēma, es atzīstos. Un otrs saka, pastāst kādu, parunāsim par to. Un tas man liekas tik veselīgi, ka cilvēks, skatoties varbūt uz mums, viņš ir izveidot iekšējo dialogu pats ar sevi. Viņš ir, klausies, es esmu garīgs cilvēks vai neesmu? Man ir materiāls vēlmes vai nav? Un ko darīt ar viņām? Man tagad kaunēties un neiet uz templi, kā man cilvēks atnāk, bet ja man patīk skatīties, nezinu, vakaros šausmens, tad es nevaru būt krišnīts. Un es skatos, domāju, kā līdz tādam var nonākt? Ka pie Dieva var nākt tikai pilnīgi tīrs cilvēks, var iet iekšā piem garīgā praksē. Garīgā prakstā ir tā veļas mazgātu, kur tev mazgā. Kur mazgā visderības, veļas mašīna pieņem visderības. Tad drīzāk jautājums var būt par to, ka labi skaties savus šausmu filmas un porņuks, bet vai tu esi gatavs mazgāties? Un tu esi gatavs ļaut, lai to mazgā. Un ka viņi liks pulveri klāt. Viņi tev liks žāvēties un viss pārējais, un tas var nebūt ērt. Jo mums visiem ir netikumi. Parādiet man cilvēku, kuram nav netikums. Atdod, mums katram ir stūba un baktērijas galvā. Katram. Bet vienkārši ar viņām iepazīties, nevis viņas izmest ārā, bet iepazīties. Jo mēs varam mākslīgi viņas noliekt, ka mums ir melnās puses, mēs varam pateikt, ka mums nav melnās puses. Bet paņemt tos tās melnās puses, sev papētīt, iepazīties, ar kā viņas veidojušās ir. Kāpēc viņas manās ir? Es viņas varu pataisīt par saviem draugiem, arī šīs stūbās baktērijas. Jo es savas stūbās baktērijas padarīju par draugiem. Es no viņiem nevarēju tikt vaļā. Es savu anarhismu, ko saka garīgu anarhismu, viņam bija tas variants, ka es uz templi ved viss ar drediem. Viss no rīta 4:30 dievkalpojums, es atradu no depo klubu džeks, viņi griež matus. Hare Krišna dzied, un viss saka, ārprāts, tu sūģi nenormāls, tā nedrīkst. Es saku, kāpēc? Man tik dot iespēju. Es saku, kāpēc nedot citiem cilvēkiem iespēju? Tāpēc, man liekas, garīgs cilvēks, viņš var būt ļoti labs arī materiālists, bet vienkārši viņam ir rakurs pareizais. Jā. Nu, tas ir tas centrālajā asī Dievs. Un, ja to nevar noturēt, jo tagad baigi šļurīgā tā doma starp ezotēriķiem, starp kaut kādiem mistiķiem parādījusies tā impersonālā kaut kāda, es nezinu, kas tā pa filozofiju mājā vadīja. Tukšuma tā? Nu, tāda, kad mēs principā esam katrs Dievs, jā. Un viss šitas te un tā šļura, viņi baigi visu laiku tur šļurojās, jā.
Es nekad neesmu tajā virzienā es nevaru iekāpt, tāpēc, kad man ir ielikts diezgan labs pamats, jā, no vēdiskā. Kad Dievs ir? Kad Dievs ir, kad mēs esam Dieva korpuskuls, bet mēs nekādā veidā nevaram būt Dievs. Mēs varam būt līdzradītāji, mēs varam kaut ko šeit uzģenerēt, ja, foršu galdu uztaisīt, ja, bet nosaukt sevi par Dievu, kurš vēl īsti nav apzinājies sevi tā kā līdz galam, tur jābūt šī izai konkrētai. Vai, piemēram, tā budismu koncepts, kurā tā kā viss viens, jā, tā kā nav viss, kā ir, tā kā kaut kādā tādā viņi ieiet. Ir forši tā prāta slīpēšanas labs veids, kā slīpēt prātu. Ētika arī labais, jā. Īstenībā katrā tajā ceļā ir daudz labas lietas. Protams. Bet ja ieiet tajā kaut kādā, tur arī, katrai tam virzienam ir kaut kāds savs gļuks, jā. Bet arī noteikti cilvēki tam ir vajadzīgi tiem gļukiem. Vajag, jā, protams. Es arī esmu gājis budismam caur kristietībai, kam gājis caur visu kaut kam ir. Bet pat pēdējais jautājums, kas ir palicis, lai cilvēks pārāk nepārgrūzītu ar mūsu saiknes terapiju, pārāk nepārgrūzītu, pēdējais jautājums, tad mūsos Dievs ir ielicis abas šīs lietas, balto un melno, vai tomēr mēs esam izvēlējušies šo balto un melno? Kā tev liekas? Šo debesis un elu. Mēs esam, tad, kad mēs ienākam kā dvēseles materiālā visumā, mēs ielidojam kā tīrs, skaidrs, dzidrs dvēseles ar 27 un 307. Kas tagad pa kadri gaismu tos piestos rokas vienkārši episki izskatās, vienkārši labs. Ar 27 un 307 pozitīvajām īpašībām ienākot šeit, mēs piezemējoties, mēs automātiski pārklājamies ar ilūzijas plīvuru. Mēs vienkārši uzreiz ejam tajā kokonā, kurš automātiski jau sevi ietver to tumsu. Bet tas ir brīvprātīgi, mēs to izdarījām? Protams. Dievs jau mums nepiespied te nākt, viņš pat mūs centās atrunāt nākot. Kurš brīvprātīgi nāk ciešanās? Mēs jau nezinām, kas ir ciešanas. Tur tajā tīrajā gaismas pasaulē mēs jau nezinām, kas ir ciešanas. Mēs nācām kā trešie tēvdēli, atnācām uz šejien. Jā, tā kā mēs gribējām piedzīvot, mums radās kaut kāda ideja, ka mēs varētu arī uzradīt kaut ko, jā. Un šo iespēju mums iedeva matērijas pasaulē brīnišķīgas lietas mēs varam radīt šeit, jā. Un paldies, tikai baigi ilgi kaut kā, jau tās inkarnācijas mēs visu laiku. Un tas ir mūsu brīvprātīgi pieņemt, jo šeit ir noteikumi. Viņš jau mums teica, būs tā. Jūs tur noteikti sasmērēsieties. Nē, mēs jau gudrāki bijām. Mums vajadzēja atnākt šeit, lai pārliecinātos to, ka mēs šeit atpakaļ vairs tā kā īsti negribētu nokļūt, jā. Jo mums ir sava vide garīgajā pasaulē. Un, mēs šeit esam līdz ar to dabīgi, kad automātiski tumsa un gaisa viņi spiež uz mums, tumsa spiež uz mums. Jā. Viņi rada to spiedienu. Es nezinu, kā tu domā? Jā, bet nav vai mans koncepts vispār, mēs skatāmies, piemēram, arī mēs skatāmies ar svētkos raktos, man mīļākā mantra ir Om Purnam Purnamidam Purnam Dačete, ka viss ir pilnīgs. Jā. Ka viss ir pilnīgs, viss ir vesels. Atskaldot no lielās dvēseles, mazās dvēseles, viņi nepazaudē savu pilnību. Un manam ir tas, kad es tu pirmā reizi atceros to lūkšanu lasīju, kad viss ir pilnīgs, Dievs ir radījis pilnīgi visu. Kad pilns, kad tāda tumsa nemaz nav vienkārši. Man patīk tas teiciens, ka tumsa nemaz nav, ir tikai mazāk, kad gaismas. Vienkārši tur gaismas nav. Tumsa nepastāv. Man arī skatumā, piemēram, pat arī manām vēlmēm, visām pārējām, kuras ienākot iekšā šajā materiālā pasaulē, man ir bijusi vēlme realizēties, kaut ko piedzīvot, neatkarīgi no Dieva. Es gribēju būt pats savs Dievs šeit. Neatkarīgi no viņa iegūt kaut kādu pieredzi. Es saku, bišķi pilkšķi, muskavējos. Bišķi pilgi, pat arī šeit mēs nodzīvojuši vai ķermenī 39 gadus, esmu pārsātinājies. Ar visām šīm lietām, es saku, man tā kā gribētos mazliet jau tā kā citur jau. Es saku saprast, ka vairs nav tā garš, bet es arī apzinos savus materiālās vēlmes, jo šeit ilgāk uzturos, jo es vairāk arī pieķeros. Un es netieku viņas par kaut kādām melnām vai kaut kādām melnām vai gaišām, bet es saprotu, ka šis ir manos sākotnējais stāvoklis. Un šis stāvoklis, kurā es šeit dzīvoju, tas nav mans sākotnējais stāvoklis. Mana māja ir kaut kur citur. Bet tas, ka man dzīvojot šeit materiālā pasaulē, parādās materiālas vēlmes, bet, protams, tu izej ārā uz ielas. Un tu viņi saskaries ar šo enerģiju, vispārējais viņi ir tik bīstami. Tāpēc man liekas, ka es savu balansu
Vat šo gaismu un zemi, šo saikni ar augšu un ar zemi, es viņu projām meklēju, es viņu varu atrast, nē. Jo man bija formulējums, nezinu, kā citi, kas skatīsies, vai viņi pateiks, ka viņi atraduši zelta vidusceļu. Es teikšu, mans tas ceļš ir kāds ir atrast, lai tad rezumē es sev uztaisīt, kā hipotēzes izvirzīt, vai ir, vai atrast starp garīgo un materiālo dzīvi vidusceļu. Es saku, mans ceļš ir tāds. Es eju garīgo ceļu. Garīgais ceļš ietver iekšā arī materiālo dzīvi. Parūpēties par bērniem, paēst, samaksāt rēķins, izdzīvot, viņš ietver. Es viņu nevaru nošķirt, jo materiālo dzīvi es tik daudz cenšos dzīvot to garīgo dzīvi, ka es viņu vairs nenošķiru. Un arī savu melno pusi, ja man izdien ārā, es viņu nenošķiru. Pieņemšana. Es viņu pieņemu to dabu, bet es viņu cenšos apgarot. Es cenšos visas savas tās vēlmes, kas man ir materiālās, apgarot un pielikt tur Dieva vērtību klāt. Man patīk. Brīžam patīk paklausties smagāku mūziku. Es paklausos tur veco kornu, tur tādu smagu mūziku, ritīgi smagu. Es paklausos viņos, es paklausos, nav tas, par ko tu minēji, ka tu vīlies kaut kādu, ka tavu garš, bet emocija, es meklēju visur emocijas. Skatos tur Meisteru un Margarītu, tādas emocijas, tādu viedums. Paskatos komēdiju, Šurika piedzīvojumu, es pasmejos. Emīla Nedarbs paskatos, domā, cik ģeniāli. Limuzīns Jānis Kāds, es neesam fanātisks krišņītis, kas noliedz to, ko ir devusi arī materiālā pasaule. Jo mēs skatāmies, Dievs ir pilnīgs, viņš arī to ir devis. Jautājums, vai tu saskat tur Dievu? Un tas ir atkal tavā galvā problēma, bet tur nesaskat Dievu. Tur ir Dievs, vienkārši problēma tā, ka mēs esam sačakarēti. Ka mēs redzam, kā Indijā man bija šis piemērs. Staigā 2 puišīs rociņās, un es domāju, kas tā pa geju kultūru aptver. Man nekas nav par šiem gejiem, bet jautājums, kāpēc viņi staigā rociņās, un tad, kad viņam aizēja pajautāt, viņš man labākais draugs ir. Es saku, man sačakarētā smadzen. Saprot? Es saku, kāpēc labākajā draugi nevar rociņās staigāt? Varbūt viņi arī guļ, tad jau skaidrs. Ne jau seksuāli guļ, vienkārši tā, bet es vienkārši domāju, kāpēc mana sapraktā sačakarējas. Marokā ir šitas pats. Es nevaru saprast. Viņi nav, cilvēki nav geji, bet viņi vīrieši rokās sadošies citreiz staigā. Un tas ir stāsts, kāpēc mēs nevaram, savas emocijas izrādīt, un mums galvā nebūtu šis gļuks, ko man kāds cits ir uzspiedz, tā domāt. Uzspies šo labo un ļauno, tāpēc man tas rezumē tomēr, ka es nemāku atrast to balansu, bet es atradu to, ka garīgumā es saprotu, ka man tās materiālas vēlmes šās melnās puses ir jāapgaro. Kāds tavs rezumē ir šai izvirtē hipotēzē mūsu šodienas satikšanās terapijai, vai var apvienot garīgo ar matēriju savā dzīvē? Man liekas, ka nav kaut kādi jautājumi par to. Tad tas, ko mēs te izrunājam, tas arī ir tas rezumē, ka būtībā tas, ko tu pateici, jā. Es jau arī pateicu būtībā tajā visā garajā tekstā, es pateicu to, ka man kaut kādā veidā tas viss apvienojās, bet, protams, man personīgi, manā dzīvē atkal pa maz tas garīgums ir, man vajag vairāk tagad to, vajag vairāk un iet ārā no tās smagnējības, ja tā smagnējība klājās virsū. Viņa vienalga, cik viņa ir, kas tur ir, kā tur ir, jā, matērija viņa spiež uz leju. Agru vai vēl tu kļūst pragmatiskāks, smagāks, nihilistiskāks, nīgrāks. Tas nāk klāt, ja nav praksa stingra. Tas viss sāk pārņemt lēnām. Tāpēc ir praksa vajadzīga. Tā saikne. Es nezinu, ko tu man tagad no manis gribi dabūt ārā, kādu atbildi. Nē, es negaidu atbildi. Es skatos, kā mums ir kaut kā jānobeidz šī saruna, jāiedod cilvēkam feedbacks, lai viņš pats aizdomājas par savu saikni ar garīgumu vai ar matēriju. Un ko tu esi realizējis, ko tu esi sapratis no šīs visas mūsu sarunas? Es neko negaidu. Es teiksim, negāju šito sarunu, lai kaut ko saprastu, jā. Lai izdarītu gala secinājumu. Man formulējumi, definējumi nāk pēc vienas dienas, pēc 2. Pēc stundas, pēc 2, jā. Man tā uzreiz, jā, ja tu gribi dabūt no manis ārā šito, teiksim, kaut kādu datoru secinājumu, kaut kāda mākslīgā intelektā momentālo atbildi, es tev neatbildēšu. Katrā ziņā šī saruna bija svētīga.
Un tas ir tas, ko mēs gribam varbūt pateikt tiem, kas skatās. Viņš saka, ne jau mēs jums iedosim atbildes. Jā. Mēs tikai skaļi domājam. Jā. Ceļš mums būs pašiem jānoiet. Mēs jūs vietā neiesim ceļu. Nedomājiet to, ka mēs jums tā pateiksim dzīves gudrības, un mēs visu zinām, dariet, kā mēs to daram. Da nē, jums pašiem savu grābekļu dzīvē jāuzkāpie, un viņi būs kaudzēm, ticiet man. Galvenais neapstāties. Jā. Es pie viens gudrs atzīmes, kas man patīk, viņš, ja tu nevar skriet pretī garīgai dzīvē, nevar paiet, rāpo, ja nevar parāpot, vismaz iztiep proks tajā virzienā ar cerību, kad atnāks agrs un tev aizvilks. Pazemībā, pacietībā, tiekamies jau nākamā sarunā. Arī Bola.